Dzīve ir pārāk īsa, lai visu laiku dzertu proseko. Tajos plauktos bieži vien tu vari apmulst, ja tev nav tā pieredze un zināšanas, ja tu vienkārši skaties uz tām pudelēm un bieži vien izvēlies vai nu smukāko etiķeti. Ja. Raimonds Tomsons ir pieredzējis vīnzinis un uzņēmējs. 2023. gadā atzīts par pasaules labāko sommelier. Latvijā īpaši, nezinu, kas par problēmu, ka nebaidieties teikt atklāti budžetu. No tā nevajag kautrēties. Jā. Jūs gribat, vīnu 15 eiro robežās. Jā. Izaicinājums dabūt kaut ko jēdzīgu mūsdienās zem 7 eiro jau, tur ir ļoti jāpārzina. Jā. Vai skrūvējamies korķis automātiski nozīmē, ka tas ir sliktāks vīns? Absolūti nē. Ja tu pēc vīnu demokrātiskā segmentā absolūti tā kā pilnīgi aplams stereotips, skrūvējamies korķis ļoti, legit, jā, ļoti labs variants. Ja tu gribi investēt vīnā, kas sevi parādīs nākamo 5, 10, 15 gadu laikā un ar potenciālu, kad viņa vērtība augs, tad ražas gadam ir ļoti liela nozīme. Vīns tiešām ir par emocijām un par stāstiem, jā, kā jau arī ar daudz citām lietām, lai viņas pārdotas, ja tu pārdod stāstu, tu pārdod emociju. Un, man liekas, mūsdienu pasaulē arvien mazāk cilvēks pērk lietas, bet viņš pērk pieredzi. Par karotīti dzirkstošā vīna pudelē. Tie katri cilvēki taizēja mājās, attaisa dzirkstošo, ieliek karotīti, lai neatšālējās muļķības, vai arī tur ir kaut kāda fizika apakšā. Ir viena ļoti pārsteidzoša lieta. Šo raidījumu katru mēnesi skatās vairāk nekā 200,000 cilvēku. Taču sekotāju skaits šim kanālam ir vairāk nekā 10 reizes mazāks. Kā tu redzi, visi šie raidījumi ir pieejami pilnīgi ikvienam bez maksas. Mēs ieliekam diezgan daudz darbu, lai viņus sagatavotu un uztaisītu interesantus. Tāpēc tāds vienīgais lūgums no manis ir tiešām nospied to subscribe pogu raidījumam, jo tas palīdz kanālam augt, tas palīdz mums piesaistīt ar vien lielākus, foršākus, interesantākus cilvēkus un attiecīgi arī interesantākas sarunas tev. Tā kā liels paldies un ķeramies pie epizodes. Tas, ko es tev sociālos tīklos redzēju, tev atzīmēti pāris, ko es pieņemtu kā lielākie tituli, ka tu 17. gadā bijis labākais sommelier Eiropā un 23. gadā labākais sommelier pasaulē. Un kas, man liekas, ir katram latvietim svarīgi, ka tu esi pagaidām pirmais un vienīgais no Baltijas. Tā sanāk, jā. Tiem kaimiņiem patīk paskatīties. Tā sanāk, kaut gan 21. gadā bija, 24. gadā bija Eiropas čempionāts Serbijā notika, un tur Igauns uzvarēja mūsu kolēģis Eiropas čempionātā. Tā kā jā, varam teikt, ka no tāda konkursa viedokļa Baltijā ir diezgan spēcīgi vīnziņi, par ko liels prieks, protams, jā. Tas arī ir, man liekas, tāds, pozitīva piedeva visai Baltijas šai apkalpojošai sfērai. Un zin kā, man liekas, Latvijā un Baltijā viesmīļa profesija un varbūt savā ziņā arī vīnziņa profesija. Daudziem ir tāds, pagaidu profesija, ja, nekas nopietns, pirms varbūt, doties tālāk kaut kādā savā karjerā vai studijās vai studiju laikā. Savukārt, ja mēs pabraukājam pa klasiskām valstīm, tur ir, vidusjūras valstīm, tur bieži vien, kas mūs apkalpo restorānos, ir kungi gados, kuri, ļoti nopietni to profesiju uztver. Tā kā, manuprāt, šie te panākumi cerams, varbūt iedvesmos arī, jauno paudzi, kuri vēlas sevi redzēt šajā te profesijā, viesmīlības profesijā, varam saukt to tā. Līdzīgā stilā es arī gribu nedaudz paslavēt man draugiem tāds Bārs Gimlet pieder. Jā. Kaut kādus gadus atpakaļ viņi arī nokļuva pasaules top 500 bāru rankā iekšā. Jā, dzirdēju par to arī, jā. Tā kā, ka industrija apkopojušā sfēra aug un tas forši. Tas, ko šodien es gribētu noskaidrot, ir tādas lielā globālā bildē divas lietas. Viens ir, es pats ar alkoholu daudz neaizraujos, bet vīnu man tīri labi patīk garšo. Un tas, kas man interesē, ir kā es varu nonākt līdz tam punktam, ka es varbūt nepērku tā sakrustojas pirkstus, aizver acis un ceru, ka nebūs jālai izlietnē, atnākot mājās. Un otrs, kas varbūt ir tādas
tādus, ja skatītos 80-20 principu, kas ir tās lietas, kas ir svarīgi, kas tiešām mājas apstākļos nosaka to vīna baudīšanas, nezinu, kā to teikt, termometru, kam ir vērts pievērst uzmanību un kas varbūt ir lietas, ko tikai eksperts jau niansēti varētu atrast. Jā. Tas tādā lielajā bildē. Jā, tas tāds komplekss jautājums. Es teiktu, ka pirmkārt man šķiet, ka lai sāktu baudīt vīnu, tev ir jāpieiet, man liekas, tā savādāk vispār ēšanai kā tādai, ko es ar to gribu teikt, ka ēdienu nevar uztvert vienkārši kā pārtikas vai enerģijas uzņemšanu, jā, bet ēdiens arī ir tāda kultūra. Un bieži vien tie cilvēki, kas bauda vīnu un ne obligāti profesionāļi, kas strādā šajā industrijā, jā, bet, cilvēki, kas daudz ceļo, kuriem patīk ceļot, kuriem patīk kultūra, vēsture, viņiem arī patīk baudīt šīs te dažādas zemju kultūras un ēdienas. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies, kas tās ir pa zemēm, tad bieži vien tās ir vidusjūras valsts, Itālija, Spānija, Portugāla, jā, protams, Francija. Un tur, protams, vīns ir bijis, 6000 gadus vienmēr, jā. Un kur ir vīns, kur ir ēdieni, kur ir šī te vēsture, tur ir kultūra, tur ir ēdienu baudīšana, nevienkārši ēšana. Un tad, manuprāt, tas pirmais solis ir, ka tev ir jāpatīk baudīt ēdienu, iet uz restorāniem un uztvert to kā tādu arī kultūras sastāvdaļu. Un tad vīns var būt lielisks papildinājums tam, un es teiktu, ka pirmais nosacījums, lai vispār sāktu saprast vai orientēties vīnā, protams, ir kaut kāda veida zināšanas. Protams, mūsdienās ļoti daudz var pats izlasīt, jā, gan internetā ir ļoti daudz dažādu saiti, grāmatas, ceļojot daudz ko var uzzināt īstenībā, protams. Bet viens no labākajiem veidiem, protams, ir iziet kaut kādus pamatkursus, jo vīns ir arī ļoti komplekss dzēriens, jā, un tie pamatkursi tev var iedot tādu labu pamata saprašanu vispār, kā vīns top, kā vīns aug, kādas ir tās pamata klasiskās vīnogu šķirnes, protams, katrai ir savs raksturs, savs stils. Un tad jau pamazām to likt kopā ar kaut kādu praksi, ja mēs to tā varam nosaukt, jā, un iepazīt šīs te vīnogu šķirnes un vīnu tuvāk. Un es vienmēr iesaku, nevajag sākt tur ar dārgiem vīniem, jā, jo no sākuma ir jāsaprot tās pamatlietas. Un to, ka vislabāk saprast, es vienmēr aicinu atrodiet kādu foršu vīnu veikalu specializētu. Jā. Protams, ka mēs varam nopirkt vīnu tur arī lielveikalos, bet tajos plauktos bieži vien tu var apmulst, sevišķi, ja tev nav tā pieredze un zināšanas, jā, tu vienkārši skaties uz tām pudelēm un bieži vien izvēlies vai smukāko etiķeti, jā. Vai atlaidi. Jā, un zin kā, tas tāpat kā labā restorānā tev labs šepavārs vai labs viesmīlis var iedot labu pieredzi, paskaidrojot lietas. Tāpat tās arī labs vīna konsultants vai vīnzinis veikalā, jā. Viņš tev uzdodot pareizos jautājumus, viņš tev var iedot tādu foršu ievadu vai atvērt durvis šajā te plašajā un sarežģītajā vīna pasaulē. Un vēl viena lieta, ko es vienmēr uzsvaru, tu jau pats vari aiziet, jā, pasaka, nezinu, tev ir budžets 15-20 eiro uz pudeli, kas ir pietiekami labs budžets. Un tad ar to pudeli aizejot mājā, nevajag viņu vienkārši atvērt, jā, ieliet un sākt baudīt. Bet es vienmēr saku, vajag izdarīt to minimālo mājas darbu. Vajag kaut vai Wikipēdijā izlasīt, jā, vai ielikt ChatGPT vai Google to vīnu vai vīnogu šķirni vai reģionu un izlasīt tos pāris paragrāfus, jā, kāds tur ir klimats, ko sagaidīt no šīs te vīnogu šķirnes un kāds tas vīns, piemēram, būs. Un tad jau tu ar savādākām ekspektācijām to pudeli atvērs, varbūt tur būs kaut kādi interesanti vēsturiski fakti, kultūras fakti, ar kādu ēdienu to baudīt, un tad jau to ar kaut vai minimālu, bet tādu pamata informāciju pilnīgi savādāk pieies tam vīnam. Nekā, piemēram, tu nopirkšu franču vīnu pa 25 eiro, un tagad tev ir ekspektācija, ka viņam jābūt ir labam, viņš tomēr maksāja 25 eiro, un bez nekādas informācijas tu viņu atvērs, ielies varbūt nepareizā temperatūrā, nepareizā glāzē, un tad tev var rasties pilnīgi maldīgs un nepareizs priekšstats, un iespējams pie tā vīna tu vairs nekad neatgriezīsies. Jo ikdienā strādājot un komunicējot ar cilvēkiem ir tik daudz mīti par vīnu, ja? Un mēs varam vienkārši
minēt, kādēļ tie mīti ir veidojušies. Ja? Un es domāju, ka daudz kas ir veidojies tāpēc, ka vienkārši nav bijuši šī te pareizā informācija iedot šim te cilvēkam, ja, ar kuru viņam rēķināties, nezinu, dzerot vai baudot šo te vīnu. Tas ir tās kaut kādas pamatlietas. Ok, un ar šiem pāris teikumiem tu jau ieliki vispār domāšanu tādā pilnīgi citā leņķī, nekā es biju iztēlojies vispār, kā šī saruna sāksies. Tas, ko tu minēji par to vidusjūras valstīm, kur jau tūkstošiem gadu ir tā ēšanas kultūra, kas iet, tas man ļoti atsauc atmiņā pirmās reizes, kad es braucu pie saviem Spānijas radiem, tad sanāk, kā viņiem arī, mēs jau runājām, pirms epizodes sākās, un dzīvo Spānijā radinieki, viņiem ir labi restorāni, un aizbrauc pie viņiem mājās, un viņiem ir konkrētas secības, kā tu vispār pieeji vakariņām, kā tu pieeji ēdienam, tur viss sākas ar tādu socializēšanos pie tādiem, ko viņi sauc par pika, kur tu bišķiņ pagrauz kaut kādas tur ne garnelītes, bet tādas mīdijas vai tādus sīkumiņus, padzer kavu nedaudz, un tikai pēc tam tu lēnām virzies tā vakariņu virzienā, un es vēl atceros, man sievas māsas vīrs, kā viņiem piemēram ir rozē, ir sarkanvīns, un viņš piedāvā, kur es gribēšu, un es vēl, kā šodien atceros, es pasaku, es varētu pagaršot to rozē un to sarkanu arī, pastīties. Viņš man tā kā skatās apmēram, es viņam pateicu kaut ko pilnīgi neiedomājam. Tas man tā ir iespiedies atmiņā, tas viņu skatiens, tā kā, what do you mean, padzer savas divas? Tā nedara vienkārši. Es pilnīgi redzu, tu uzbūri to ainu, un Spāņi ir baigie malači, un man liekas, ka mums latviešiem savā ziņā vajadzētu pamācīties no Spānijas kā tādas nācijas, kā vispār skatīties uz dzīvi, un kā baudīt dzīvi, un kā varbūt mazāk strādāt un vairāk atpūsties un baudīt laiku kopā ar ģimeni, ar ēdienu. Viņiem tas ir, tā ir daļa no kultūras, un vīns vienmēr ir bijis sastāvdaļa. Ne vienkārši kā alkohols, bet vienkārši tāpēc, ka vīns tur vienmēr ir bijis. Mūsu platumgrādos vēsturiski graudaugi, kartupeļi vienmēr ir auguši, un tāpēc mēs esam vairāk alus, stiprais alkohols, destilēšana un tā tālāk. Vīnogi šeit vēsturiski nav auguši. Tāpēc, vidusjūras arī diētas, visi šie te ēdieni un vīnu baudīšana, tā ir kultūras sastāvdaļa, un tas ir tā kā pašsaprotam viņiem. Un pareizi jau tu pateici, tā kā cilvēki sanāk kopā, pabauda aperitīvu, tad visi apsēžās pie galda, un tas viss notiek 3, 4, 5 stundu garumā, neviens nekur nesteidzās. Tā kā, Un arī es uzreiz šeit savilku nedaudz kopā paralēli ar savu investīciju finanšu pasauli, kad minēju, ka par un ap vīnu daudz visādi mīti, aizspriedumi, un mums ir tā kā tas pats, ka tev ir tā sajūta, ka tā, finanses investēšana, tas ir kaut kas tikai tiem bagātajiem, eksaktajiem, tiem, kam daudz nauda, tas ir, ja es gribu tur kļūt par miljonāru, sēdēt tur ar 10 ekrāniem, sekot kodiem grafikiem, tad var būt, bet ja es esmu parasts ikdienas cilvēks, ne, tas nav man. Un te es pieņemu, varētu būt nedaudz līdzīgi, ka ir tas snobiskais piesitiens un vīns ir tikai dārgs, un ja es gribu saprast, kā tā pasaule strādā, man tagad 75 vīnogu šķirnes jāatšķir, un ka cilvēki varbūt pārspīlējumos ar to iet iekšā. Viennozīmīgi, jo skaidrs, ka ir dārgi vīni, skaidrs, ka ap vīnu kultūru ir daudz snobisma. Bet tai pašā laikā, kā es minēju, var ļoti gudri tam pieiet. Un arī, ja pie mums veikalā atnāk klients, es nebaidos ar viņu varbūt aprunāties un uzdot pāris jautājumu, lai saprastu vispār, kāds ir viņa mērķis, un tie mērķi vīni iegādāja var būt ļoti daudz un dažādi. Kāds tiešām grib nopirkt foršu dāvanu kādam varbūt turīgam cilvēkam, kurš saprot vīnu, kāds vienkārši grib nopirkt vīnu un atvērt pēc 18 gadiem uz savu bērnu pilngadību. Un kāds varbūt grib nopirkt vīnu kā investīcija, kas pēc 5, 10, 15 gadiem var iedot arī, finansiālu labumu, līdzīgi kā jūsu industrijā.
Tā kā vīna daudzveidība ir ļoti, ļoti plaša, un tādēļ sevišķi, ja tu esi tajā vīna ceļa sākumā, tev vajag to kādu palīdzīgo roku vai gidu, kurš tev palīdz tā kā atvērt viens vai otras durvis un saprast, jo viss jau ir par saprašanu un par kaut kādām zināšanām, un to var palīdzēt prasmīgs, vīnzinis, vai vīna konsultants, tāpat kā jūs profesijā, viennozīmīgi. Tad pirms ķeramies pie praktiskajiem jautājumiem, ko vispār globālā kontekstā nozīmē būt par top sommelier pasaulē? Tas, kas man interesē, kas ir tas ceļš, kam ir jāaiziet cauri, lai līdz tam nonāktu? Jā, tas ir tāds komplekss ceļš. Es teiktu, pirmam un pašam galvenam ir jābūt ambīcijai, motivācijai, un vīns tas tiešām ir jāuztver kā tava kaisle un profesija. Un, kad es pirms 20 gadiem sāku, es sapratu, ka es savu nākotni vēlos saistīt ar vīnu. Protams, mans oriģinālais plāns absolūti nebija saistīts ne ar viesmīlību, ne ar vīnu. Un tas vienkārši atnāca. Un tas ceļš, protams, ir tāds ļoti komplekss, šīs te sacensības, viņas tiek rīkotas reiz 3 gados, tā kā mēs vīnziņu to saucam kā tādu vīnu olimpiādi. Viņi nenotiek katru gadu, un sacensības tiek rīkotas kopš 1969. gada. To organizē Starptautiskā vīnziņa asociācija. Lai piedalītos tavai valstī ir jābūt biedram, tev ir jābūt vietējai vīnziņa asociācijai. Un šie te vīnziņa konkursi, tas arī, man liekas, tāds pārprasts, jo daudz uzskata, ka labākais vīnziņš ir tas, kurš uzmin visvairāk vīnus, bet vīnziņa profesija ir ļoti plaša. Tas ir ne tikai vīns, tie ir visi alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, tā ir kokteļu kultūra, tās ir zināšanas, teorijas ļoti plašas par likumdošanu, par ģeogrāfiju, par vīnogu šķirnēm, protams, par ražotājiem, un daudz citām lietām, kā vīnogas tiek audzētas, kā vīns tiek gatavots, tas ir kaut kas ļoti komplekss. Un šajos konkursos, pirmkārt, lai tu uz viņu tiktu, tev ir jābūt izvirzītam no savas valsts, tad tev ir jābūt vai labākam, vai tev ir jāuzvar vietējā atlasē. Tad pasaules čempionātos, satiekās apmēram starp 50 un 70 dažādu valstu jau labākie vīnziņi. Un tad viņi tiek pārbaudīti 3 posmos. Ir atlase, kur ir šī teorija ap 100 jautājumiem par visām tām tēmām, ko es apmēram nosaucu. Ir aklā degustācija, kur tev jādegustē ir dažādi vīni un arī stipri alkoholiskie dzērieni pēc konkrētiem kritērijiem. Jo Vīnziņa asociācija starptautiskā ir izstrādājusi arī šos te vērtēšanas kritērijus. Tas notiek angliski, spāniski vai franciski. To var izvēlēties vienu no šīm 3 oficiālām valodām. Un 3. ir servis vai apkalpošana. Arī kā pareizi atvērt vīnu, šampanieti, kā dekantēt un visi šie te pasniegšanas elementi. Kas ir dekantēt? Jā, dekantēt nozīmē, noteikti esi dzirdējis, kad labu sarkanu vīni, cevišķi vecāku, viņam mēdz būt nogulsns, un tad viņu smuki pareizi caur sveces gaismu pārlej karafē, lai atdalītu no šīm te nogulsnēm, kas nav nekas slikts, bet kas ir dabīgs vīna attīstības process. Un tai pašā laikā iedot viņam saskarsmu ar skābekli, kas palīdz vīnu atvērt un padarīt kompleksāku, un arī maigāku savā ziņā. Okay. Un šiem visiem procesiem ir tā kā vēsturiski, kā to pareizi darīt. Tad ir pusfināls, no šiem te 70 parasti kaut kādi līdz 20 tiek izvirzīti pusfinālam, un pusfināls principā notiek līdzīgi, tikai vairāk ar praktiskiem elementiem. Tur vīnu un ēdienu pārošana, vīna aklā degustācija, dažādi praktiski elementi, kokteļi, tur var būt viss kaut kas. Jo mērķis no šiem te top 15-20 ir dabūt 3 labākos, kuri pēc tam finālā sacenšās uz milzīgas skatuves. Pēdējais čempionāts bija Parīzē, La Défense arēnā lielajā. Tur bija 4000 cilvēki, kas skatījās klātienē un vairāk 10 online. Milzīga skatuve. Un, ja tu tiec līdz tam finālam, protams, finālā ir tā kā uztaisīts milzīgs restorāns ar dažādiem galdiņiem, dažādiem viesiem, citreiz aktieri tiek piesaistīti. Un ir fināla vadītājs, kurš tev ved
no viena galdiņa pie otra galdiņa, no situācijas uz situācijas. Un tas viss ir tā kā uztaisīts scenārijs ar konkrētiem vērtēšanas kritērijiem. Ja? Viens galdiņš varbūt grib pasūtīt kokteļus, otrs galdiņš grib, lai tu iesaki ēdienu, trešais galdiņš grib pudeli sarkanvīnu izdekantēt, tā kā tu zini, ko tas nozīmē. Un katram uzdevumam, protams, ir kaut kāda laika atskaita. Jā, lai tas neizvēršās, jā. Un lai būtu arī tomēr visiem finālistiem vienāds tas uzdevums. Vīna apraksts, jā, nu, teiksim, tu paņem glāzi vīna, tu nezini, kas tur iekšā, un tu viņu aprakst, kā viņš izskatās, kā viņš smaržo, kā viņš garšo, un beigās izdara jēgpilns, cerams, secinājums. Nu, lūk, tā kā ļoti komplekss, YouTube'ā var paskatīties, mūsdienās tas viss tiek filmēts, tas tāds milzīgs šovs. Un tas fināls vairāk jau ir par tādu, protams, par zināšanām, bet vairāk kā tu sev pasniedz un tā psiholoģiskā tava noturība, jo, nu, principā ir kapa klusums un katrs tavs vārds, katra tava kustība tiek reģistrēta un vērtēta, ja? Un tev ir jāmāk saglabāt to mieru, jo, ja tev nav miers un ja tu esi uztraucies, protams, tu nevari daudzas lietas performēt, ja, tādā labā līmenī. Nu, un atbildot uz tavu jautājumu, tas ceļš ir garš, tev ir jāgatavojās ļoti nopietni, ja, un tev ir mērķtiecīgi jāiet uz to plānu, tu to nevar izdarīt viens, tev vajadzīgi, nezinu, kolēģi, kas tev palīdz gatavoties, un tam ir jāvelta milzīgi daudz laika. Tas, kas man nāk prātā, tur ir vāji prāta daudz informācija, kas ir jāapgūst, jo kaut vai mēs skatītos uz tādu vīnu vien, tev ir daudz valstis, kuras vīnu ražo, tad ir dažādas ogas, no gadiem tas viss atšķirās, nu, tā kā, un tev tas viss ir savā ziņā jāpārzina, un tad vēl nāk pa virsmu, kā tu minēji, alkoholiskie citi dzērieni, bezalkoholiskie, tur, no kura galva vispār var sākt tam visam, nu tā ķerties klāt. Jā, nu droši vien, ka nav tāda viena konkrēta atbilde. Nu, parasti viss sāk ar vīnu tomēr, jā. Apbružājās mazliet tai vīnā, un tad jau mērķiecīgi mācās pa pārējiem alkoholiskiem dzērieniem. Un viss pamatā ir teorija. Jā. Arī, lai būtu labs degustātors, varam to saukt tā, tev ir jāpārzina šīs te vīnogu šķirnes, jo katrai vīnogu šķirnei ir kaut kādi savi tipiskie aromāti. Tev ir jāpārzina, kā klimats augsnē, jā, vai konkrēts darbības vīnu laukā var ietekmēt gala rezultātu glāzē. Tāpat tās vīndarītavā notiek tik daudz dažādas manipulācijas, labā nozīmē, citreiz arī sliktā. Vīnu var izturēt tēraudā, ja tur cementā, ozolkoku mucās, varbūt dažādas temperatūras, vīndarīšanas tehnikas. Nu, tas ir ļoti komplekss tāds lietu kopums, kuru, protams, visā savas dzīves laikā to nav iespējams apgūt. Un kā jau daudzās profesijās, jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu esi tajā profesijā, ja, jo tu dziļāk mežā esi un tu saproti, cik daudz vēl tu nezini. Protams, tas citreiz uzvelk tevi, ja, bet nu, tas ir tāds nebeidzams izzināšanas process. Ja, un es mācos gandrīz katru dienu, un es arī turpināšu to darīt, jo vīna pasaule ir ļoti dinamiska. Viņa mainās katru dienu, ja, rodās jauni vīndari, jaunas vīnogu šķirnes un tā tālāk un tā joprojām. Bet, protams, ir jābūt kaut kādai sistēmai, ja, to var panākt vai nu izejot kaut kādas certifikācijas, jo arī vīna zināšanu pasaulē, ja, ir dažādas skolas, certifikācijas sistēmas, prestižākas, mazāk prestižas, ļoti prestižas. Un tas viss galvenais paņem laiku un pacietību, kas, diemžēl, man liekas, mūsdienu dinamiskajā dzīvē un jaunatnē ir arvien mazāk un mazāk, jā, jo vīns ir tiešām tā lieta, ko vismaz pagaidām nevar aizstāt ne ar AI. Tu daudz ko var uzzināt, jā, bet tomēr tas gala process, man liekas, un tas foršākais, kas ir, ka tomēr tas cilvēks tur ir iesaistīts, jā, jo vīnzinis tas ir tāds vēstnesis starp vīndari un, piemēram, tevi kā gala patērētājā. Un tur ir jābūt tam cilvēciskam linkam vai komunikācijai par un ap vīnu. Daudz, ko tu var uzzināt no AI, protams, daudz tu var viņu izmantot, jā, bet tas gala process, tas ir tomēr cilvēks, vismaz tuvākā nākotnē, man liekas. Jā, informācija jau ir informācija, un tu vari pasniegt to dažādos veidos, un bieži es pat gribētu ticēt, ka tas stāsts ir tas, kas liek tev
to vīnu garšot un liekas, wow, es tiešām sajūtu to franču opija ozolu koka mucu. Absolūti, jo vīns ir, ne jau pārdodot vīnu, es stāstīšu, ka šis vīns ir fermentēts tur 16 grādos, jā, un Francijas 225 litrīgās mucās. Ir klients, kurš to prasa, bet vīns tiešām ir par emocijām un par stāstiem, jā, kā jau arī ar daudz citām lietām, lai viņas pārdodas, ja tu pārdod stāstu, tu pārdod emociju. Un, man liekas, mūsdienu pasaulē arvien mazāk cilvēks pērk lietas, bet viņš pērk pieredzi. Un, man liekas, pieredze ir viena no tām lietām, kur vīns var būt lielisks instruments, kā to pieredzi veidot, ja, kombinācijā ar ēdienu, ar šefpavāru. Un protams, tas viss ir arī tāda iekšķīga baudīšana, ja, kas tev sniedz arī to patīkamo baudas sajūtu beigās. Man draugs stāstīja stāstu, kur viņam paziņa gāja uz, es tagad neatcerēšos precīzās definīcijas, bet viņš vienādi cikot gribēja arī certificēties kā cilvēks, kas orientējās vīnos, un ienākot pie viņa mājās, dzīvoklī bija viss caur riņķi sienas nolīmētas ar pasaules karti un visiem reģioniem, un tad bija attiecīgi blakus skaidrojumi pa gadiem, pa vīnogu šķirnēm, kur kas aug, kā kas ir attīstījies laika gaitā, lai attiecīgi to visu iekaltu galvā un pēc tam varētu to attiecīgo certifikātu dabūt. Vai tas arī izklausās pēc kaut kā pazīstama tev? Jā, ļoti pazīstama. Tās tehnikas ir ļoti dažādas. Protams, var lasīt grāmatas, jā, bet, manā gadījumā es vienmēr veidoju tādas tā kā konspektus pats savā teiksim tā, datorā, jo, kā jau daudzām zināšanām, tu viņas izlasi, un tās zināšanas ir svaigas varbūt tur nākamo, mēnesi, ja? Bet pēc kaut kāda laika, protams, šī te informācija tev sāk pazust, un tad tev vajadzīgs ir ātrs veids, lai tiktu pie tā dokumenta, viņš var būt datorā, viņš var būt uz sienas, un lai tu atsvaidzinātu tās savas zināšanas. Un es arī ļoti daudz izmantoju kartes, jo man arī redzes atmiņa ļoti spēcīga, sevišķi uz geogrāfiju, uz reģioniem, jā. Un tad, protams, katram ir tā savu pieeja. Cits strādā ar flashcards, nezinu, kā tas latviski būs, jā, kad uzraksta kaut kādu jautājumu, otrā pusē atbildi, jā, un tad man ir paziņas vīnziņi, kuriem ir tūkstošiem, jā, un tad viņi izdomā algoritmu. Vienam tur grieķu paziņam, jā, viņš tur katru dienu, ja nemaldos, kaut kāds 1000 flashcards, jā, tā kā. Un tad viņš apskatās, un katru jautājumu, jā, viņš tā kā tālāk saklasificē. No sērijas šo es zinu ļoti labi, un viņš viņu noliek tālākā kaut kādā vietā, kur viņš tā kā viņai nepieskārsies. Un šis bija grūtāk, jā, šo tā kā jāatkārto atkal. Tā kā tās pieejas ļoti daudz un dažādas, bet tas galvenais indikators ir laiks, plāns, konsekventi, jā, tā kā darboties un disciplīna. Jo kā ar jebkuru lietu, ja tu to nedari konsekventi un regulāri, tad tas ir tāda driftēšana milzīgā okeānā, un tam nav kaut kādas konkrētas sekas vai rezultāts. Līdzīgi kā sportā, ja tu 2 nedēļas izlaidi, jā, tu jūties mazliet tāds kokains, jā, un tev ir atkal jāiet tajā ritmā. Un ar zināšanām un treniņiem, sauksim to tā vīnā, tas ir tieši tas pats, tāpat tās ar degustēšanu, jā. Lai tu būtu labs vīna atpazinējis, jā, šajā te aklajā degustācijā, tas ir treniņš. Daudz saka, tas ir talants. Es saku, ka tās ir teorētiskās zināšanas, jā, un tāds disciplinēts treniņš, lai cik tas smieklīgi arī neizklausās, jā. Tu vienkārši trenē savu garšu un savu atmiņu. Ok, cerams, esmu iedavuši tādu pārskatāmu bildi, ko tad īsti vispār nozīmē šī sommelier profesija. Varbūt cilvēkam ir tagad tiem, kam bija aizspriedumi, ka tas ir tikai padegustēja vīnu, tur ļoti daudz, kas ir apakšā. Jā. Tad ejot pie praktiskajiem soļiem, es domāju, pirmā svarīgākā lieta, kas man noteikti ir jāpajautā, kas visiem degoši ir galvā, par karotīti dzirkstošā vīna pudelē. Jā. Tie katri cilvēki taizēja mājās, attaisa dzirkstošo, ieliek karotīti, lai neatšālējās muļķības, vai arī tur ir kaut kāda fizika apakšā? Man liekas, ka muļķības, jā, es atceros, mani vecāki darīja kaut ko ļoti līdzīgu.
nav tam īsti, kāpēc, jā, pudeli ir vaļā, dzirkstošā vīna pudeli ir vaļā, tad šis te CO2, viņš nepieķersies tai karotītē, viņš tā kā vienkārši izies ārā, un es nezinu, no kurienes tas ir viens no šiem te brīnišķīgajiem mītiem, kas vienmēr tā kā liek pasmaidīt, bet, labā nozīmē. Jo, ja mēs gribam saglabāt burbuļus šampanietī vai dzirkstošā vīnā, mūsdienās ir pietiekami daudz lēti, forši korķi, ja, kurus vienkārši uzliekam virsū, ieliekam pudeli uz nakti vēsā vietā, leduskapī. Un pareizi korķi izmantojot, es domāju, 2-3 dienas tas dzirkstošais vīns būs ar burbuļiem. Mazāk, protams, nekā pirmajā, bet tik un tā. Tā kā tas noteikti ir mīts, jā. Tas ir mīts. Es esmu citreiz sporta pēc, lai izklaidētu viestus tā sarkanu vīnu pudelē karot ielicis. Un jā. Kāpēc te nē? Tad tie uzreiz pie korķiem tieminējies. Es aizmirsu šodien paņemt līdzi, bet man mājās ir viens, kas ir tāds dzirkstošo pudelēm, tāds interesanti uzspiežams no sāniem. Jā, viņš tā kā nosedz, jā. Un otrs ir man arī tāds interesants korķis ar pumpīti, kur tu ieliec iekšā un tu tā izpumpē ārā gaisu. Kā tas strādā? Tas strādā ļoti labi, jo, respektīvi dzirkstošiem vīniem ir tātad pudelē šīs te atmosfēras, spiediens, un labā dzirkstošā vīnā tas ir 5-6 atmosfēras, tad tas ir gandrīz 3 vairāk kā vieglās mašīnas riepā. Tāpēc, ar dzirkstošiem vīniem, katru reizi, man liekas, pēc vecgada vakara ziņās var citreiz palasīt vai uzzināt, ka kāds ir savainojis sevi, tur varot vaļā dzirkstošo vīnu. Ar to jābūt uzmanīgi, it sevišķi, to nevar darīt ar siltu pudeli, sakratītu pudeli, Ar to ir jābūt uzmanīgi. Līdz ar to, kad ir tas spiediens un šie te burbuļi, viņiem ir tendence gribēt tikt ārā, tad ir vajadzīgs korķis, un dzirkstošiem vīniem, kā tu teici, ir speciāls ar tādām uzmaviņām. Tas var būt no viena sāna, no abiem sāniem, kas vienkārši notur to korķi vietā, jo pretējā gadījumā viņš vienkārši viņu var izšaut ārā. Tāpēc dzirkstošiem vīniem ir tā metāla stieplīte, kuru 6 reizes pavarot vaļā, tad viņš atlaiž to korķi. Un tam ir iemesls, tas ir spiediens pudelē. Tā kā tas ir ļoti labs, savukārt ar to gaisa pumpīti jāsaprot, ka vīna viens no lielākiem tādiem ienaidniekiem ir skābeklis. Un skābeklis principā var ļoti ātri pātrināt vīna novecošanu, ja mēs tā varam izteikties. Jo skābekļa klātbūtnē vīns var oksidēties, tur var notikt visādi procesi, un vīns vienkārši var sabojāties. Pastiprināts skābekļa daudzums. Tāpēc ir tie tādi gumijas korķīši, vai plastmasas tipa korķīši, kurus tu uzliec, un tad ir tādi speciāli pumpīši, kur tu vienkārši izsūknē to gaisu ārā, un tad tu viņu arī uz nakti ieliec vēsā vietā, tas var būt leduskapis, vīnaskapis, un tādā veidā tu vari vienkārši saglabāt vīnu ilgāk svaigu, tad, kad korķis ir izvilkts, jo es arī bieži vien pudeli vīnu baudu tur 3, citreiz 4 dienas, Un tāpēc uz katru vakaru, vienkārši izvelkam skābekli ārā ar šo te pumpīti, viņas var nopirkt tur. Es nezinu, vai lielveikalos, varbūt pat lielveikalos, bet tur Gemosā pavisam noteikti var nopirkt šos te tūlus, ar kuriem vienkārši, tu vari pagarināt atvērta vīna uzglabāšanas to termiņu. Un tādas 3-4 dienas ir kaut kas Pilnīgi ok, jā. Ir pat atsevišķi vīni, kā tur deserta vīni vai stiprinātie vīni, portvīns ir dzirdēts, Madeira, šerijs, Tie ir izturīgāki tādēļ, kad viņiem alkohols ir augstāks un cukurs bieži vien vairāk. Un kas ir alkohols un cukurs? Tie ir dabīgie konservanti. Jo šādā vidē baktērijām ir mazāk iespējas vīnu sabojāt. Jo vīns pēc būtības, viņš ir tāds, man liekas, vienīgais pārtiks produkts, kuram nav uzglabāšanas termiņa. Ja mēs paskatāmies, viņam ir ražas gads, bet viņam nav uzglabāšanas termiņa pēc būtības. Tur varbūt anotācijā uzrakstīts, tur baudīt nākamos 2-3 gadus. Lūk, un līdz ar to, alkohols, cukurs bieži vien, tie ir dabīgie konservanti, kas var palīdzēt šīs kategorijas vīniem, viņus glabāt varbūt pat nedēļu, citos gadījumos 2 nedēļas,
Ok, tad sanāk, nav tā, ka datēs pudeli un jātriec ārā visu vienā vakarā. var mierīgi. Droši vien ir gadījumi, kad sanāk iztriekt, jā, bet tas, kāds ir mērķis, jā, ja mērķis ir izdzert glāzi vīnu pie vakariņām, tad es arī bieži vien pudeli baudu, jā, tur visā víkenda garumā. Un tad, jā, tad ir vajadzīgi pareizie šie te aksesuāri, jā, un sapratnē, lai tu vienkārši to vīnu uzglabātu pareizā kondīcijā. Ok, tad pats svarīgākais jautājums ir nosakts par karoti. Bet tad tagad ķeroties klāt pie tāda makro skata, piemēram, es ienāku vīna veikalā, un labi, mēs jau viens sapratām, vajag nedaudz nokalibrēt to domāšanu, ka tas ir vispār jāsāk domāt par ēdienu baudīšanu, par vīnu un ēdienu kā tādu procesu, nevis tīru funkcionālu lietu. Ja gribās šajā pasaulē iet iekšā, tad tādā makro skatā, kas būtu tādas pirmās lietas, uz ko skatīties. Piemēram, no alus pasaules man nāk prātā, es domāju, ok, tur ir tumšais, gaišais, labi, tad ir lāgeris, pilsneris, ipa. Kā es kaut kā varētu pa soļiem iet uz priekšu? Pirmkārt, jā, tad es teiktu, ir dažādas vīna kategorijas. Ir burbuļi, jā, un tur var būt prosecco, kavu, tu pats minēji Spānijā, jā, tur var būt šampanietis, protams. Tad burbuļi, tad ir baltvīni, dažādi, jā, tad ir rozā vīni, tad ir šie tā saucamie oranžie vīni, tā ir salīdzinoši veca un jauna kategorija, sauksim to tā. Tie ir baltvīni, kuri ir gatavoti pēc sarkanvīna metodas, respektīvi viņi ir oranžā krāsā no baltām vīnogām, bet viņi garšā mazliet atgādina sarkanvīnus, ja tā var teikt. Rozā vīni, jā, un tad ir sarkanvīni. Un tādi visam pa virsu vēl mums ir saldie vīni, jā, un stiprinātie vīni. Tad vienkārši es teiktu, tāds pirmais solis ir saprast, kāda stila vīni tev patīk. Un es esmu bieži dzirdējis, man vairāk patīk baltvīni, man vairāk patīk sarkanvīni un kādam varbūt burbuļi. Tā kā tās ir tādas, man liekas, primārās lietas, kuras vajag saprast, kas tev pašam patīk. Protams, to var ietekmēt arī sezonu bieži vien. Vasarā mums ir tendence vairāk baudīt kaut ko svaigu, vieglu, respektīvi baltus un burbuļus vai rozā vīnus. Un ziemā, rudenī, kad ārā ir augsts, varbūt ķermenim prasās kaut kas biezāks, tumīgāks, jā, sarkanvīni bieži vien. Un tad es teiktu, kad vajag apmēram saprast, kādas varbūt tev vīnogu šķirnes, kādas līdz šim tev ir patikušas vai uzrunājušas, jā. Un nevajag iet varbūt baigi plaši, bet vajag mēģināt izzināt vai kaut kādu konkrētu valsti, nezinu, kaut vai to pašu Itāliju, jā, jo Itālijā ir 20 reģioni, vairāk 100 dažādas vietējās vīnogu šķirnes. Katrā reģionā ir savu kultūru, savus šķirnes, jā. Un vajag iet varbūt kaut kā tādā reģionālā stilā. Tad vīnogu šķirne, balts, sarkans, rozā, un tad var iet jau kaut kādā konkrētā valstī un mēģināt viņu izzināt. To, ko noteikti nevajag darīt, jā, uztvert kaut kādu valsti kā kaut kādu stereotipu, kas tev nepatīk. Bieži vien es dzirdu, man nepatīk spāņu vīni, bet varbūt tu esi, nezinu, pamēģinājis vienu riohu, jā, vai vienu kavu, un tad tu uzliec to, kā, tie ir Spānijas vīni, un man viņi nepatīk. Es teiktu, viens no galvenajiem uzdevumiem ir būt atvērtam, jā. Jo es esmu pārliecināts, ka katrs, teiksim tā, vīna baudītājs var atrast sev tīkamu vīnogu šķirni, pat ja tev liekas, ka tev viņi nepatīk, jo tur arī ļoti daudz dažādu ražotāju. Un vienmēr, man liekas, prātīgi ir nolikt tomēr kaut kādu budžetu, cik tu vēlies iztērēt konkrētai vīna pudelei. Un šie jautājumi jau bieži vien ieejot vīnu veikalā, tu aiziet, tu pasaki, man patīk dzirkstošie vīni, nezinu, esmu baudījis līdz šim prosecco, kavu vairāk patīk, prosecco mazāk, un šodien vēlos pamēģināt kaut ko jaunu, kaut ko līdzīgu varbūt, budžets, nezinu, 30 eiro. Un tas jau ļoti, ļoti palīdz, jā, jo pretējā gadījumā arī tam vīna konsultantam vai pārdevējam, jā, viņš tā kā īsti nezina, kā tad tev palīdzēt, ko tad tev ieteikt. Ja, tienācis esmu izsalcis, dod man ēst. Jā, un mūsdienās mēs ļoti daudz ceļojam, un bieži vien šie te mūsu galamērķi, sevišķi Eiropā, jā, man liekas, katrā Eiropas valstī taisa vīnu
Ja tu esi labā restorānā, kaut vai vienkāršā vietējā, jā, tad vienmēr vajag, ja tur ir foršs apkalpojušais personāls, jā, tad tu vari pajautāt, vai ir kāds vīns, ko jūs iesakat, vietējais vīns, ar ko jūs lepojaties, jā. Un viņi jau ar lielāko prieku parasti to pastāsta, noprezentē, jā, un tas ir arī ļoti labs veids. Pie tam, degustējot vīnus, ceļojot, tā kā emocionāli tu vienmēr esi pacilāts, tu esi tādā atvaļinājumā mūdā, un vienmēr tās emocijas un atmiņas ir daudz, daudz pozitīvākas. Tā kā ceļojot ļoti daudz ko var uzzināt, jā, un iepazīt arī vīna kultūru, gastronomisko kultūru. Tās ir tādas pamatlietas, un, protams, ja tev vīns patīk un sāk interesēt, es vienmēr aicinu arī palasīt kaut kādu pamatinformāciju. Mūsdienās tiešām tu iegooglē konkrēti vīnogu šķirni, un tu vari atrast paragrāfu par to vīnogu šķirni, kas tev iedos tādu labu, pamatinformāciju, ar kuru tad arī dīlot, jā, un mēģināt manipulēt vīna plauktos. Ok, tad senāk tā doma būtu, kā tu minēji, piemēram, var izvēlēties valsti, un tad mēģināt valsts ietvaros jau sākt skatīties, kādas ir ogas, kādi ir reģioni, kaut kā izzināt šo. Absolūti, un tas jau būs daudz ko darīt. Jā, jo atcerieties, katrā valstī ir ļoti daudz plaši reģioni. Francija, Spānija, Itālija. Jā. Tāpēc es teiktu, galvenais būt atvērtam. Neuzlikt sev, tā kā dzīve ir pārāk īsa, lai visu laiku dzert prosecco. Neko slikti par prosecco negribu teikt. Jā, vienu un to pašu. Tas tāpat kā ar daudzām lietām. Jā, ok, ir cilvēki, kas varbūt ceļo tur no gadu uz gadu, nezinu, uz kādu all-inclusive viesnīcu vienā valstī, jā. Bet dzīvojot all-inclusive viesnīcā, tu neko neredz, ne no vietējās kultūras, jā, ne no vietējās gastronomijas, jo visticamāk tur būs atstrādāt ēdienkarte, jā. Un tāpēc es to mēģinu salīdzināt, esam atvērti, paceļojam, jā, un vīna kultūrā tāpatās. Paņemat vienu valsti, varbūt sākat ar valsti vai vīnogu šķirni, kas ir tipiski tai valstī. Ja kādam patīk rīslings, jā, tad visticamāk viņam patīk vācu šie te baltvīni, jā. Paņem, Vācijā arī ir 13 dažādi reģioni. Aiziet uz vīnu veikalu, man patīk rīslingi, es gribu izzināt šo te vīnogu šķirni. Tas vīna konsultants, es domāju, viņam būs tā kā medusmaize tas. Viņš tā kā ieteiks to. Un, man liekas, Latvijā ir īpaši, nezinu, kas par problēmu, ka nebaidieties teikt atklāti budžetu. No tā nevajag kautrēties, jā. Jūs gribat, nezinu, vīnu 15 eiro robežās, jā. Protams, ir kaut kāda varbūt tā robeža, kur viss vīns kļūst industriāls. Jā. Ir kaut, tas man arī viens no jautājumiem, ir kaut kāds, piemēram, zem, kura jau, tā var sākt domāt. Es iedošu tādu piemēru, jā, tīri tā, un pēc tam tos secinājumus katrs var pats izdarīt, jā. Normāls korķis aizdars, jā, kaut vai skrūvējamais korķis, viņš maksā kaut kādas, starp 40 un 60 eiro centiem, jā. Tad ir pudele, etiķete. Ja? Akcijas marka Latvijā, ja, ir 2 eiro uz pudeli. Ja? Respektīvi, kādam tās vīnogas ir jānovāc, ja? tad viņš ir jāatved, tad ir kaut kāda šī te marža vai uzcenojums, protams, ko vietējais šis te tirgotājs arī grib sev. Un tad, ja jūs pērkat vīnu, zem 5 eiro, zem 6 eiro, tas jau ir tāds liels izaicinājums. Protams, kad ir atsevišķi varbūt reģioni, kur vīnogas tiešām ir lētas, bet tu tāpat var dabūt pietiekami labus vīnus. Jā. Tāpat Spānija, Portugāla, man liekas, grūti konkurēt cenas ziņā ar šīm te valstīm Eiropas kontekstā. Bet es teiktu, jā, ka jo lētāks vīns, jo grūtāk ir atrast kaut ko tipisku, identisku, ar kaut kādu unikālu garšu. Jo vienkārši, ja tu pēc lētu vīnu, tad visticamāk arī tas gala rezultāts būs industriāls, un tad principā ir mazāk svarīgi, kuru vīnogu šķirni tu pēc, jā. Viņai nebūs tas tipiskums, un viņa neatspoguļos to vietu vai vīnogu šķirni vai reģionu, no kuras viņas nāk. Jo katrā reģionā ir, kā saka, halturšiki un mass market vīni,
Un katrā reģionā ir superzvaigznes, jā, kas, protams, arī maksās kaut ko. Tā kā man grūti pateikt konkrēti ciparu, jā, bet es teiktu, ka izaicinājums dabūt kaut ko jēdzīgu mūsdienās zem 7 eiro jau tur ir ļoti jāpārzina. Jā. Kurās valstīs, kuros reģionos šajā cenu kategorijā tu vari dabūt kaut ko daudz maz jēdzīgu. Jā. Protams, es arī saprotu, ka, piemēram, bieži vien vīna plaukta atspoguļo to, kāda ir konkrētās valsts ekonomiskā situācija un kultūras situācija. Jā. Un mēs tomēr vīna kultūras ziņā esam jauna valsts. Jā. Tā kā es arī saprotu, ka cilvēki grib baudīt vīnu, bet viņiem ir konkrēts budžets. Jā. Un no tāda skatu punkta arī lielveikalos var atrast jēdzīgus vīnus, piemēram. Jā. Un tas jebkurā gadījumā būs labāk nekā dzert kaut kādus lētus, nekvalitatīvus destilātus, jā, vai, nezinu, alu, piemēram, jā, sliktas kvalitātes. Starp citu, ja tev patīk šis saturs un interesē arī investīciju tēma, noteikti pieraksties e-pastiem saitē valters.lv. Es regulāri veidoju bloga rakstus par personīgām finansēm un investīcijām, un tiem, kas abonē manus e-pastus, tie saņem to pirmie, un laiku pa laikam izsūta arī kādus foršus piedāvājumus. Tas būs valters.lv vai arī meklē saiti kaut kur zem šī video. Ok, atpakaļ pie epizodes. Ok, un tas, tad, ko tu mini par to savas garšas atrašanu, ka nav tāds viens pareizs ceļš, tas ir vairāk tāds iteratīvs process, kur tu mēģini, jo es tam arī esmu diezgan gājis cauri tādā ziņā, ka es ilgus laikus domāju, ka dzirkstošie, toči nav man vienkārši negaršo. Un tad, kad mēs arī braucām pie radiem ciemos, piedāvāt dzirkstošos, sākumā tā ka nē, bet labi, padzeros, wow, kas tas par šampānieti? Tas nav šampānietis, tā ir kava. Jā. Kas? Un tad sapratu, ka es visu dzīves dzēris vai Rīgas šampānieti pēdiņās vai Prosecco, jo Latvijā visi dzer Prosecco. Bet sapratu, man Prosecco man reāli negaršo, bet kava man tīri labi patīk. Ok, tas bija jau tāds nedaudz pārsteigums, un tad sācis skatīties, viņi tur dalās brut natūra, bez tā brut, attiecīgi saldāks, mazāks salds. Un tad vēl ar vienu draugu runājos, arī padzeros dzirkstošo, es domāju, paga, es zinu, ka Prosecco man negaršo, pēc kavas šitas arī īsti negaršo, kas tāds ir? Viņš saka, kremants. Kas tas tāds? Un tad tev tā verās tās durvis vaļā, un tagad es saprotu, ok, ar kavām ir tā, ka plus mīnus es pērku jebkuru, man personīgi viņas diezgan ok garšo, ar kremantu ir tāds vai ritīgi slikti, vai ļoti forši. Man pagaidām tāda pieredze ir bijusi. Un arī par, ko tu minēji par to valsti, tāpēc, ka mēs pie radiem uz Spāniju visu laiku braucam loģiski, es sākties Spāņu vīnu pasaulē iet iekšā, un tad arī man parāda vienu, parāda otru, parāda trešo, un tad tu paskaties un sāku vienkārši piefiksēt, ka man iedoda kaut ko ļoti garšīgu, uzreiz tā paga, kas tas ir? Tas ir no Monsaņa reģiona, ja es pareizi izrunāju. Jā. Skāku skatīties zogām, tur ir kaut kāds miks. Un tad es esmu sapratis, ja es skatos, piemēram, sarkanu spāņu vīnu, ja tas ir Monsaņa reģions, un tur ir miks starp Tempranillo, laikam oga, širā un grenača. Jā. Nezinu, vai es viņus pareizi izrunāju, bet ir interesanti, ja ir tas reģions un tās ogas, un miksētas vai pa 2 vai visas 3 kopā, tad ir 9 no 10 iespēja, kad trāpīs pareizi un man ļoti garšos, bet ja ir tas pats reģions un katra tā oga viena pati, tad man nekad tie vīni negaršo. Jā. Un tad šādi tā panākuma, tāpēc es sapratu, piemēram, Merlot oga, totāli vienalga kāds vīns man viņu izlietnē, un tad šādi vienkārši pa bišķim, tu kaut ko paņem, piefiksē, ok, kaut kur pieraksti savā galvā, šis ir tas, kas man patika, un tad no tāpēc tam skaties bišķiņu pa labi, pa kreisi. Jā, man liekas, tavs piemērs ar dzirkstošiem vīniem ļoti labs, jo, tad tev liekas, ka jā, tev burbuļi nepatīk, tad tu atklāji kavu,
atklās varbūt kādu dienu arī, šampaniešu daudzveidību, ja, jo tas tomēr ir tas dzirkstošo vīnu svētais grāls. Un ļoti, ļoti forši tu paskaidroji to savu tā kā pieredzi, un tas, man liekas, ir brīnišķīgs piemērs, kuru vajadzētu ņemt tik vienam. Tāpat tās, labs piemērs ir Chardonnay vīnogi, ja, daudz man saka, ka man nepatīk Chardonnay, bet man patīk, piemēram, Chablis, un īstenībā, daudz nezinu, ka Chablis arī ir Chardonnay, viņš vienkārši nāk no vienas unikālas vietas Francijā, un tam Chardonnay šķirnē no šīs vietas ir ļoti specifisks raksturs. Un tas vien jau paskaidroja, ka tev Chardonnay vīnogas kontekstā noteikti ir vīns, kas tev patiks, jā. Tāpat tu pieminēji Merlot, līdz šim tava pieredze ar šo te vīnogu šķirni varbūt ir negatīva, bet es esmu pārliecināts, ka visticamāk kaut kur ārā ir Merlot vīns, jā, kas man noteikti tev patiks, jā, jo tā ir arī šķirne, kuru audzē ļoti daudzās pasaules valstīs. Jā. Tā kā aicinu vienkārši būt atvērtam, jā, un mēģināt degustēt sevišķi, ja tev kāds piedāvā. Mm-hmm. Un te ir interesanti, kad pieminēji, jo, piemēram, Chardonnay, ka es esmu skatījies Francijas kontekstā, gandrīz vienmēr man patīk, bet, ja ir Chardonnay no Katalonijas, pilnīgi cita opera. Tā, ka vispār nav pat līdzīgs. Jā, ar vīnogām ir jāsaprot tāpat kā ar cilvēkiem, jā. It kā mēs esam viena tāda, liela suga, bet atkarībā kādā vidē mēs augam, jā, ar kādiem cilvēkiem, kādā klimatā un kādā, kultūrā. Protams, mēs kā cilvēki mēdzam būt ļoti dažādi, un ar vīnogām ir tieši tāpat. Jā. Chardonnay audzēta tur siltā klimatā, izturēta tur ozolkoku mucā, viņi būs pilnīgi savādāk nekā tas pats Chardonnay no Ziemeļa Francijas Chablis ciematiņa. Jā. Tā kā šī te apkārtējā vide ļoti ietekmē, un kultivēšanas procesi ietekmē, kā viņa garšos, smaržos un uzvedīsies tavā vīna glāzē, absolūti. Un vēl viena lieta, ko es nezinu, vai tev bija, varbūt es paskriešu pa priekšu, bet, lai saprastu vīnu tādā pareizā veidā, tev ir jābūt pareizai glāzē, pareizai vīna glāzē, un vīns ir jāpasniedz tam atbilstošā pasniegšanas temperatūrā. Jā, ja tu pasniegsi viņu nepareizā temperatūrā, tad tev var izveidoties pilnīgi maldīgs priekšstats. Jā, un tev viņš var likties vai alkoholisks, vai pārāk skāps, vai pārāk rūgts. Tā kā šai te pasniegšanas temperatūrai, it sevišķi mājas apstākļos, ja tu nopēc labu vīnu, tad vajag arī investēt labā glāzē. Mūsdienās tās ir pieejamas daudz un dažādas, un arī, kas saka, nebūs super dārgas, jā, jo arī, ja tu ielej to vīnu, labā glāzē, jā, tas pieskāriens, ja tev tā glāze patīk, kā viņš tur virpuļo, kā viņš atraisās, jā, glāzē ir, tā kā fundamentāla nozīme, un tāpat tai temperatūrai. Jā, viņš pilnīgi savādāk gan smaržos, gan garšos, gan tā kā uzvedīsies, jā, tavā priekšā. Un tās ir lietas, kurām arī vajag pievērst uzmanību. Tā kā tas nav vienkārši nopirkt labu produktu, bet tāpat kā labu ēdienu, tev vajag labu izejas produktu. Bet, ja tu pārceps to zivi, jā, vai steiku, piemēram, jā, pat ja tas steiks ir bioloģisks un no laba zemnieka, tas gala rezultāts, jā, tavā šķīvī, jā, viņš būs pārsālīts, jā, vai pārcepts, nebūs tak, vai ne? Jā. Un tas pats ir ar vīnu. Ok, tad pie glāzēm un temperatūrām es vēl pieķeršos, tur man ir smieklīgs stāsts arī, kad radinieks brauc pie mums ciemos, bet ok, tagad es sapratis, es ienāku veikalā, labi, man ir jāsāk pētīt ogas, valstis, un tad tā pamazām varu tajā rakties iekšā. Un kā ir ar gadu? Kā uz to skatīties? Ar gadu ir kompleksi, jā, jo, protams, atkal pateikšu, ja tu pēc, sauksim viņu par industriālu vīnu, un ar to es nedomāju neko sliktu, vienkārši industriāls vīns, tad tas ir tomēr tāds mass market vīns, kurš ir uztaisīts baudīšanai tur nākamo 6-12 mēnešu laikā. Tāds ir viņa mērķis, jā. Tur ražus gadam tā kā
nebūs nekāda nozīme. Ja? Viņš ir uztaisīts, viņu visticamāk 12 mēnešos kāds atver, izdzer un viss. Ražas gads sāk palikt jau svarīgs. Pirmkārt, ja tu gribi nopirkt vīnu jau kaut kādai ilgākai glabāšanai, ja? Varbūt tā ir investīcija, varbūt, kā es minēju, tu gribi atvērt uz savu bērnu pilngadību, ja? Tad tev ir jāskatās pirmkārt attiecīgais vīns, jo ir reģioni un valsts, kur ir vīni, kas ir pateicīgi ilgākai glabāšanai, un tur jau jāskatās ir ražas gads. Bet, protams, ka ražas gads var arī ietekmēt. Var ietekmēt to, kā šis te vīns garšos. Tur, diemžēl, man ir jābēdina, jo tas ir ļoti sarežģīts un komplekss process, un tur es arī ieteiktu uzticēties vīna konsultantam. Protams, var pats mēģināt lasīt kaut ko un saprast, bet es domāju, ka, ja nav priekšzināšanas, tad lasīt kaut kādus klimatisku apstākļu aprakstus, ja, vai ražas gada aprakstus, tas būs pirmkārt super neinteresanti. Un tā terminoloģija vai tā kā tev neizteiks tieši neko. Bet var vienkārši paskatīties tur vērtējums, ja, jo skaidrs, ka ir jābūt labiem apstākļiem, lai tas vīns būtu arī super kvalitatīvs un viņu varētu glabāt, vairāku gadu garumā. Ja tas ir vīns baudīšanai nedēļas nogalē, tad es uz to baigi neieciklētos. Tas, kas ir svarīgi attiecīgi, un tas vairāk ir sarkanvīniem pārsvarā, ja. Ka ja tas vīns nāk no kaut kāda slavena vīna reģiona, piemēram, Bordeaux, paņemsim, jā, franču klasika Bordeaux, sarkanvīns. Ja tu viņu baudīs pārāk jaunu, jā, viņš vienkārši varbūt atstās nepareizu iespaidu. Jauns nozīmē, ja tagad ir 26. gads, piemēram, 25. gada vīna. 25. pat, es teiktu, viņš vēl nebūs tirgū nonācis, jā, jo sanāk, piemēram, tagad 25. gada raža, viņa vēl ir, es negribu teikt rūkšanas procesā, bet viņa ir mucās. Un viņa visticamāk 25. gads tirgu nonāks 27. gada pavasarī. Bet te jauns 2, 3, 4 23. gads, jā, 23. gads, 24. varbūt, 22. jā, 21. 20. jā, tie ir tie ražas gadi, un tie vēl ir diezgan zaļi. Ko es ar to domāju? Tas nozīmē, tas sarkanvīns būs ļoti savā ziņā agresīvs, ļoti daudz miecvielas, tas, kas savelk muti čokurā, jā. Un viņš nebūs balansēts, jā, jo kas ir, balansēts vīns, kad tu baudi vīnu, tev ir kaut kāds augļainais raksturs, tev ir, labi integrēts skābums, alkohols, tanīns, jā, un viņš ir tā kā tāds nopulēts dimants. Un to brīdi noķert, jā, tas ir tāds arī izaicinājums, bet es teiktu, ka tādam labam Bordeaux sarkanvīnam 5, 8, 10 gadus, tas ir tāds ideālais termiņš. Un tur arī, tu minēji ražas gadus, ja mēs paņemam pēdējos, tad 21. ražas gads Bordeaux ļoti izaicinošs, daudz lietus, vēss klimats, jā, vēsi audzēšanas apstākļi, un tie vīni bieži vien ir, tādā vienkāršā latviešu valodā varbūt pliekanāki, liesāki, skābāki, raupjāki, bet viņi nobriest daudz ātrāk nekā, piemēram, izcils ražas gads, kā 22., 20., 16. Jā. Tā kā, īsāk sakot, ražas gadu pārzināšana, tas jau ir tāds nākamais līmenis tavās vīna zināšanās, jā, ka tu esi apbružājies, ka tu pārzini kaut kādas pamata 10 vīnogu šķirnes, ka tu varbūt zini kaut kādus klasiskos reģionus, un tad tu esi nonācis nākamā posmā, tagad jau es gribu palasīt vairāk par kaut kādiem ražas gadiem, jā, jo pretējā gadījumā tas ir tāds šāviens tumsā. Un tas vairāk ir svarīgi no vīna investīciju viedokļa. Ja tu gribi investēt vīnā, kas sevi parādīs nākamo 5, 10, 15 gadu laikā, un ar potenciālu, kad viņa vērtība augs, tad ražas gadam ir ļoti liela nozīme. Ja ir tā, jo vecāks, jo labāks, vai tas zelta likums strādā vai nestrādā? Jo vecāks, jo labāks, nē, varbūt jāsaprot ar vīnu, kad, ja viņu, piemēram, uztaisīja, tur 2000. gadā un palaida tirgu, ir jāsaprot viena lieta, kad viņu, otrais uztaisīt nav iespējams. Tas nozīmē, ka, ja izlaiž tirgu 100,000 pudeles, pieņemsim, pusi izdzer, jā, un tad viņš ir tik, cik viņš ir. Un tur arī veidojās tā vīna cena. Parasti, ja vīns nāk no prestiža reģiona, no laba ražotāja un no laba ražas gada, tad viņam ir tas, viņam bieži vien ir lielāks pieprasījums nekā piedāvājums. Un tas ir labs arguments, lai tā cena no gada uz gadu kāptu. Tā kā vīns ir, tas nav tā kā mašīna, ja mēs izdomājam,
Jā, ir kaut kāda vecāka gada klasiska mašīna, kuru, nezinu, ražotājs izdomā uztaisīsim. Jā. Ar vīnu tā nevar izdarīt, jo, vienkārši tas ražas gads ir pagājis un atgriezties pagātnē nav iespējams, jā. Tā kā jo vecāks, jo labāks nevienmēr, bet ir kaut kādi reģioni, kur varbūt tas var tā būt. Ok. Un tad ir interesanti arī lieta, ir tas šampānietis, kā viņi pareizi izrunā, Moet, jā. Tam, piemēram, es neesmu redzējis gadu vispār virsū, bet viņš skaitās dārgs šampānietis. Jā. Varbūt par šo ir kāds. Jā, Moet ir viens no lielākajiem zīmoliem šampaņas, vēsturisks, ar prestižu stāstu. Un tas jāsaprot, ka katram šampaniešu ražotājam, viņam ir dažādas līnijas. Jā, tāpat kā mašīnām, ir kaut kāda bāzes līnija, tur ir M pakete. Tāpat katram šampaniešu ražotājam ir tas viņa essential šampanietis, kas ir visvairāk saražotais, kas ir uz plašu tirgu, un tas ir Moet Chandon Brut Imperial. Starp citu nosaukts imperatoru Napoleonu Bonaparte godājot. Brut Imperial. Jo viens no dibinātājiem bija labs draugs ar Napoleonu Bonaparte. Un pateicoties arī imperatoram, iespējams, Moet Chandon šis te attīstības ceļš varbūt nebūtu tik veiksmīgs. Tas viens no smukiem vēstures stāstiem. Bet vintage vai konkrēti ražas gadu šampanieši Moetam ir, un tie ir izcili šampanieši, arī viņos var investēt, jā. Ir rozā, ir ražas gadi, un, varbūt ne līdz galam korekti, bet, piemēram, Moet Chandon šis slavenākais šampanietis ir noteikti atdzirdēts Dom Perignon. Tad Dom Perignon, tagad viņi grib tā kā, ka Dom Perignon tiek marketēts kā atsevišķs zīmols, bet, principā tas ir Moet Chandon īpašums. Un Dom Perignon ir atkal ļoti, investable champagne, ja mēs paskatāmies, kas ir tādi pievilcīgākie reģioni no investīcijas ziņas, tas ir Bordeaux, Burgundija, Šampaņa, visi 3 Francijas reģioni. Un Dom Perignons ir viens no tādiem spicākiem zīmoliem, kuri ir vērts investēt, kurš ir vienmēr konkrēta ražas gada. Tikko ir iznācis 2017. ražas gada. Tas ir jaunākais, jaunākais, gandrīz 10 gadu. Jaunākais šī te zīmola šampanietis. Tā kā, katram namam ir segmentācija, un tas arī no biznesa viedokļa, Tad ir šis te varbūt mass market šampanietis, kas ir pieejams visos lielveikalos, un tad jau ir vintage šampanieši un Dom Perignon piramīdas augšgalā, kuru saražo tur varbūt netik lielos apjomos. Jā, bet tad tas fakts, piemēram, ka tas ražas gads ir arī lētākām, dārgākām pudelēm redzēts, kad nav vienkārši grozas riņķi, to gadu neredz. Tas nozīmē, ka ir vairāki gadi miksēti kopā? Absolūti, jā. Šampaņā tas ir unikāli, jo redz Moet Chandon šī te Brut Imperial versija, kas ir veikalos. Iedomājies, ka ražas gadi jau mainās, bet viņiem ir tāda degustācija komanda, kas katru gadu paņem konkrēto ražas gadu kā bāzi, tad paņem vecākus gadus no rezervēm, bet viņi uzjauc viņu copy-paste. Lai vienādi garšos. Jā, bet tās proporcijas un ražas gadu dažādība, tā šampija, viņa mainās. Tā recepte mainās. Tie saucamie non-vintage šampanieši. Jā. Un tā šampaniešu burvība, ka tu vari dzert Moet Dubajā, Ņujorkā, Tokijā, Rīgā, viņš visur principā garšos vienādi. Jā, tā ir tā konsekventā kvalitāte, ko viņi garantē. Tev varbūt var nepatikt, ka tas ir liels zīmols, Tas tāpat kā ar Hennessy, VSOP vai XO, tā recepte mainās, bet viņš ir uzjaukts līdzīgs. Un tad, ja tu gribi ražas gadu dažādību un arī garšas dažādību, tad meklē konkrēti vintage šampanieti. Jo, ražas gads uz ražas gadu mainīsies. Un parasti vintage šampaniešus izlaiž tikai veiksmīgos ražas gados. Ko, piemēram, ražotājs uzskata, šogad mums ir veiksmīgs gads, mēs palaidīsim tirgu arī blakus tai bāzes etiķetē, mēs palaidīsim arī vintage šampanieti. Tad senāk tas pat nenozīmē uzreiz, ka tas ir kaut kas slikts, bet vai tur mazāk kvalitatīvs,
bet vienkārši nozīmē, ka mums ir tas bāzes viens produkts, kur mēs gribam, lai klientam konstanti ir viena un tā pati garša. Nu, es nevarētu labāk pateikt. Tu tā kā ļoti labi to, kas saka, nobrendoja, ja, tas ir tas mērķis, jā. Jo stipri līdzīgi arī teica Gatis Zeimans no Kalves, ka es neatceros, vai tas bija pie manis šeit sarunā, vai tagad mēs pie viņa bijām kafijas degustāciju, ka ir tās, tie saucamie house blendi, kas viņiem ir tā candy shop, katram tie nosaukumi. Un es arī nezināju, ka tie house blendi ir tieši tāpat miks no dažādām pupiņām, lai visu laiku noturētu vienādu to konstanto garšu, jo atkal tās, kas ir specialitātes kafijas, viņām ir ļoti specifisks veids, kā viņu vajag pagatavot, un ja tu to nepagatavo pareizi, tad tā kafija vienkārši var negaršot labi. Un tur atkal tev ir jābūt zinātājam, ka tu zini, kā viņu pagatavot, pareizās temperatūrās, pareizās metodēs. Pretējā gadījumā tu vienkārši sev to pieredzi sabojā. Kamēr atkal gribi iebērt vienkārši kafijas aparātā, tad pat labāk ir pirkt to house blendi nekā to speciālo, jo tad tev ir lielāka iespēja, ka tā garša visu laiku būs konstanta. Jā, ļoti labs salīdzinājums, jo, ja tu pēc to bāzes līniju, ja, tad tam ir attiecīga cena, kas tomēr, viņa nav lēta, bet šampaniešu kontekstā tomēr viņa ir pieejamāka nekā vintage šampanietim, nekā Dom Perignonam. Jā. Jo atkal vintage Dom Perignon tu tomēr pēc vai investēt, vai īpašiem mirkļiem, vai savā dzimšanas dienā, jā, kad ir tiešām kaut kāds īpašs mirklis svinībām, jā. Un tu pareizi pateici, ja tu ej uz veikalu un gribi nopirkt apelsīnu, ja, tad tu sagaidi, ko no apelsīnu vai banāna sagaidīt. Ja. Un tāpēc vīnā ir ļoti svarīgi, kas arī veido, kas ir vīna kvalitāte. Ja. Un ir tas angliskais teiciens, ka vīnam ir jāatspoguļo tā kā sense of place. Ka tu pēc vīnu un tev ir kaut kādas ekspektācijas, ko no tā sagaidīt. Ko sagaidīt no šampanieša, ko sagaidīt no kavas, ko sagaidīt no prosecco, ko sagaidīt no Dom Perignon. Tev ir tā kā ekspektācijas, jā, kuras uzliek gan cena, gan no kurienes tas vīns nāk. Tāpat kā veikalā, ja tu gribi banānu, apelsīnu vai mandarīnu vai citronu, tu zini, ko tu pēc, un tu zini, ko sagaidīt no tā. Ok. Tad vēl pēdējais gada jautājums. Arī man radinieks iedeva padomu. Viņš teica, ka, piemēram, nepērc vīnu specializētā veikalā, bet, piemēram, lielveikalā drošāk ir pirkt jaunu vīnu, jo tad ir piemēram, te nevar līdz galam uzticēties tam, kā lielveikals to vīnu ir uzglabājis, kur viņš ir stāvējis, un ja viņš ir jaunāks, ir mazāk iespēja, ka viņš ir nepareizi uzglabāts un beigās tā garša ir sabojājusies. Tad no šī attiecīgi divi jautājumi. Viens, vispār kāds tev komentārs par šo dzīves gudrību, un otrs, kur vīnus pirkt, jo pieskārēs specializētiem veikaliem, bet varbūt ir kaut kāds tāds arī zelta likums par iegādes vietu, ko cilvēkam paturēt prātā. Jā, tad uz pirmo jautājumu atbildot, tur tiešām tas tā varētu noteikti būt, jā, jo cevišķi, ja tu pēc vīnu kaut kādā ierobežotākā budžetā, tad labāk vienmēr ir viņu pirkt no svaigāka ražas gada, jo tā būs garantija, ka tas vīns ir mazāk mētājies riņķī kaut kur. Un skaidrs, ka ir cevišķi lielveikalos bieži vien tā kontrole, viņa nav individuāla, jā. Un kāds vīns varbūt var aizstāvēties, jā, tai plauktā. Un tas ir labs tas ir labs arguments un minējums, un to noteikti var paturēt prātā. Kaut gan lielveikalu vīniem parasti ir diezgan laba tā stoka rotācija, viņi pietiekami ātri, kā saka, tur rotē, bet tas ir labs punkts. Savukārt par specializētiem vīnu veikaliem to ir daudz un dažādi, arī Latvijā pietiekami daudz. Pēdējā laikā, liekas, ļoti daudz Rīgā ir parādījušies. Jā, zin kā, droši vien, ka nebūs korekti minēt kaut kādus konkrētus vīna veikals, lai kāds nepadomā, ka es reklamēju vienu vai otru, bet noteikti,
Man pašam ir arī vīna veikals, kurā es strādāju, un kurā es pats izmeklēju vīnus dažādās cenu kategorijās, no dažādām valstīm, no dažādiem reģioniem, no dažādām vīnogu šķirnēm. Tā kā visi laipni gaidīt pie mums ciemos, un tāpat tās ir manu kolēģu. Es pats vakar biju vienā vīna veikalā braucot mājās, iebraucis, un arī tur notika degustācija, un pats pagaršoju vairākas lietas, vienu kausu, starp citu. Tā kā tās iespējas, un kāpēc tomēr tas specializētais vīnu veikals, pats vārds specializētais, pirmkārt, viņi dīlo tomēr ar mazākiem apjomiem, viņi vairāk kontrolē un pievērš uzmanību, kā tas vīns tiek glabāts, ja? Un, protams, ka vīns ir dzīvs produkts, un ja viņš tiek pakļauts nepareizam transportam, glabāšanai, augstām temperatūrām, ļoti daudz vīns, starp citu, ir gaišā stiklā, kas ir sliktākais iepakojums vīnam, ja? Jo tur tiek klāt šie te ultravioletie gaismas stari, notiek visādas reakcijas, un man pēdējā laikā īpaši ir gadījies baudīt vīnu, ja, kas ir vienkārši bojāts dēļ tā. Izvairamies pirkt vīnu no skatlogiem, ja, kur ir tiešā saules kaut kāda ietekme. Nebaidamies uzdot jautājumus, ja, tur, kā vīns ir glabāts, no kurienes vests, cik rokas, ja, varbūt ir apmainījušās jau, ja, vīnu iegādājot, cevišķi pērkam kaut kādu dārgāku pudeli vīnu. Tā kā tomēr specializētie vīnu veikali, jā, viņi ir pietiekami daudz, un tajos strādā tomēr zinoši cilvēki, un tas ir labākais veids, kā uzticēt savu vēlmi zinošam vīna profesionālim. Ok. Vai skrūvējamais korķis automātiski nozīmē, ka tas ir sliktāks vīns? Absolūti nē. Tieši pēdējā laikā te bija viena ļoti interesanta diskusija. Zem skrūvējamā korķa, protams, var būt vienkārši vīni un lēti vīni, bet tai pašā laikā jāsaprot, ka vīna bizness, tas ir liels bizness, un ja tu izmanto to dabīgo vīna korķi, kas ir taisīts no korķa ozolkoka mizas, ja, tur ir kaut kāds risks, ka tomēr tas vīns var būt bojāts, ja, ir tāds defekts, ko sauc par korķēts vīns, tad šī te sēnīta vai baktērija ir tikus arī vīnā un viņa sabojājusi. Ja tev ir skrūvējamies korķis, tu no tā izvairies. Vīns nobriest konsekventi. Vēl par to daudz diskutē, kas notiek pēc 10, 15, 20 gadiem, tāpēc, ka nav vienkārši tā pieredze bijusi tāda. Bet, ja tu pēc vīnu demokrātiskā segmentā absolūti tā kā pilnīgi aplams stereotips, skrūvējamies korķis ļoti legit, ja, ļoti labs variants. Un ja tu gribi braukt piknikā, vispār ideāli, ja, arī tu viņu atskrūvē, aizskrūvē, tev nevajag korķvīļi, ļoti, ļoti praktiski, tā kā absolūti. Un ir daudz dažādi arī tehniskie korķi, ja, kas nav no dabīgā materiāla, kas arī ir pietiekami ok un labi varianti. Droši vien, ja paprasīt profesionāļiem, ja tev ir tomēr labs dabīgais korķis, ja, pietiekami garš, tad viņš tomēr garantē tādu labu arī attīstību tādiem dārgākiem vīniem no klasiskiem vīna reģioniem. Bet skrūvējamies korķis viss kārtībā. Ļoti labs. Ļoti labs. Ok, labi. Tad nākamais jau, piemēram, kad vīns ir nopirkts, es viņus atnesis mājās, kas tur ir tāds ABC? Piemēram, mēs varbūt varam sākt ar uzglabāšanu, vai es jau pieņemu, ka mājās, gan jau, ka viņš 10 gadus nestāvēs, bet vai ir kaut kas, ko paturēt prātā, kur to vīnu uzglabāt mājās? Jā, tad pirmais, ja tu viņu izdzer, nākamā varbūt pāris nedēļu laikā, ja, vai mēnešu laikā, tad es teiktu, ka tai uzglabāšanas temperatūrai varbūt nav tik liela nozīme. Ja. Skaidrs, ka vīnam nepatīk ekstrēmas temperatūras, nepatīk mīnusi, nepatīk tur virs 20, jā, un tāda optimālā vīna glabāšanas temperatūra ir kaut kur līdz 18 grādiem. Ideāli ir kaut kur starp 12 un 15. Tas ir tas ideālais, jā. Skaidrs, ka mājas apstākļos bieži vien, ja tev nav speciāls vīna skapis, tad labāk viņu likt ledusskapī, ja tas ir ilgāks laiks, jā, nekā vienkārši virtuvē kaut kur uz plaukta, jo tas var slikti ietekmēt vīnu. Bet, ja tev jau veidojās kaut kāda vīna kolekcija, var jau nopirkt vīna skapi, ja, kurš ir tur pāris 10 pudelēm.
Un tur būs gan pareiza temperatūra, gan mitrums, gan klusums un tumsa, jā, lai vīns glabātos pareizi. Bet, ja nav šāda apstākļa, tad es teiktu, kādam ir pagrabs varbūt, jā, tur tāds dabīgais, tur parasti ir labi apstākļi, mitrums konkrēts, vēsāki apstākļi, tas vīnam vienmēr nāks pa labu. Bet, ja nav tas, tad es vienmēr saku, tad kaut vai turēt leduskapī tās pāris nedēļas. Tas vienmēr būs labāk nekā vienkārši istabas temperatūrā. Kā es minēju, investējam labās glāzēs, un tad parūpējamies, ja tas ir baltvīns vai dzirkstošais vīns, lai viņš tomēr ir atdzesēts, nedzeram viņu pārāk siltu. Jā, tur tās temperatūras, protams, ir daudz un dažādas, bet es teiktu kaut kur starp 8 un 10 grādiem dzirkstošos vīnus, labu baltvīnu, rozā vīnu, tā būtu tāda optimālā temperatūra. Savukārt sarkanvīnam ļoti svarīgi viņu ir nedzert istabas temperatūrā, jo istabas temperatūra mūsdienās ir 22, 23 grādi. Principā tā robeža būtu 16, 18 grādi jebkuram sarkanvīnam. Jā, jo pretējā gadījumā, ja tā temperatūra būs siltāka, tas vairāk izcels alkoholu, asumu un vīnā zudīs svaigums un kaut kāds šis te augļainais raksturs. Tā kā, jā, sarkanvīniem 16, 18, dzirkstošiem baltiem rozā 10, 8, 10 grādi Celzijas. Tas būtu tāds vēlamais. Ir kaut kāds zelta likums, ko mājas apstākļos var ieteikt, kā, piemēram, uzzināt, ka tas vīns ir tajā temperatūrā. Es, piemēram, iztēlojos, labi, es nopērku vīna skapis man nav, es viņu izņemu no ledus skapja, un varbūt ir kaut kādas, nezinu, tur minūtes 15, viņš pastāv uz galda, vai kā tas, piemēram, izskatās? Jā, ir kaut kādi speciālie vīna termometri. Viņi arī tur nav dārgi, protams, var investēt tajā, bet tā jau tāda baigā, ampelēšanās var sanākt. Bet es arī bieži vien es izņemu no ledus skapja, jā, cik mums tur grādi ir kaut kādi 3, 4, tas ir pa augstu. Jo ko dara augstums, ir sevišķi labam dzirkstošam vīnam vai labam baltvīnam? Augstums noslēpj gan defektus, kas nav slikti vienkāršam vīnam, bet viņš noslēpj arī efektus. Tad, ja mums vīns ir ar skaistu buķeti komplekss, jā, tad jo to augstāk viņi pasniegs, jo principā tu noslēps visu šīs te pozitīvās lietas vīnam. Tā kā jā, kaut kāds 15-20 minūtes viņi izņemt ārā, tu vari ieliet mazliet, nelej pilnu glāzi, jā, ielej varbūt mazlietiņu, it sevišķi, ja viņš ir pārāk augsts. Jo mazāks apjoms viņš ātrāk uzsils, un tad tu vari sekot līdzi. Un tad jau vienkārši es teiktu, tas ir tāds sajūtu līmenis, tu vienkārši seko līdzi, jā, un garšo to vīnu, un tajā mirklī, kad viņš atkal kļūst varbūt pa siltu, respektīvi, kad varbūt tu jau alkoholu pastiprināt sāk just, un zūd viņam tas svaigums, skābums, tad ieliec viņu atkal leduskapī. Tā kā nekas tur tāds baigi revolucionārs nav, bet vīnskaps ir perfekts, jā, jo tur tu var tiešām uzregulēt, un ir pat tāds ar 2 temperatūras zonām. Tad tu ieliec visus savus baltos dzirkstošos, augšējā plauktā, uzliec tos, 8 grādus, un apakšējā uzliec kaut kāds 16. Bet tāds lieta, par ko padomāt, vienmēr ir tomēr labāk sākt baudīt viņu augstāku, jo viņš tāpat uzsils. Ja? Un sarkanvīnu arī, sarkanvīnu tad arī sākam baudīt varbūt mazliet atdzesēt, jo viņš tāpat glāzē uzsils. Un tad ir forši arī sekot līdz, kā viņš glāzē mainās, mainoties tā kā temperatūrai, skābekļa ietekmē, ja? Viņš tomēr atraisīsies labāk un laikam ejot. Ok, jo šis arī ir tas stāstis dzīves, kad atkal katru reizi, kad spāņu radinieki atbrauc pie mums, tas sanāk, sievas māsas vīrs, tad viņš ļoti reliģiski skatās līdzi tai temperatūrai. Tiešām viņš patur to pudeli, padomā, tāds, jāieliek vēl saldētavā bišķiņu, un tad tā visu laiku ir tā spēlēšanās. Tagad viņš tiešām ļoti tam skatās līdzi, un arī vēl bija viena reize, kur pie glāžu tēmas tagad pieķeroties, bija tādas skaistas
vecmāmiņas relikvijas, tādas padomju laika glāzes, tiešām tādas skaistas, zilas, tāda grūtiņas aprakstīt. Bet es viņam jautāju, tu arī šo vai lielo vīna glāzi, viņš arī man paskatījās apmēram, steiku ar karote ēdīs, vai tā sejas izteiksme. Tad kas ir tai glāzei, kam pievērst uzmanību? Ir arī katram tur baltam, sarkanam, dzirkstošam, katram sava, kā vispār glāžu pasaulē orientēties? Jā, mēģināšu iedot tādu īsi. Jāsaprot, ka glāžu bizness, tas ir milzīgs bizness, un skaidrs, ka glāžu tirgotāji gribēs tev droši vien katrai šķirnei ietirgot savu glāzi. Jā, un tad beigās tas ir praktiski mājās, tev krās viņas putekļus, jā, tev būs, viņas ir jāmazgā, jāslauka, jā, tad tā ir tāda baigā ņemšanās. Bet, protams, ir kaut kādas pamatvadlīnijas, kuras es ieteiktu. Pirmais, ja runā par dzirkstošiem vīniem, tad šī te flute vai tulpe, jā, smailā dzirkstošo vīnu klasiskā glāze. Es teiktu, ka viņa iet ārā no modes, jā, jo viņas mērķis ir saglabāt burbuļus, bet dzirkstošais vīns, tas ir vīns, jā, un viņam ir savs aromāts, savu buķete. Un, protams, kad viņš šādā smailā glāzē neatvērsies, it sevišķi tur tāds Dom Perignons vai vintage šampanietis, jā, vai laba kava. Tāpēc es teiktu tā, man mājās principā ir 2, varbūt 3 veidu glāzes. Tāda smaila baltvīna glāze, jā, tā kā es rādu apmēram viņa šādas formas, tulpītas formas, jā, bet smailāka, ne tur šitāda, kurā tu var pasniegt visus burbuļus un svaigus, kraukšķīgus, vieglus, citrusīgus baltvīnus, tur Pinot Grigio, Rieslings, Sauvignon Blanc, jā, vīni, kas tiešām ir svaigi, un šī glāze burvīgi atvērš šos te intensīvos aromātus, jā. Tā pašā laikā viņi tomēr saglabās arī dzirkstošam vīnam burbuļus. Tā kā tā būtu viena glāze, tad ir, jā, tu vari paņemt vienkārši lielāka apjoma saucamo sarkanvīnu glāzi, jā, kas būs jau atvērtāka, jo sarkanvīnam tomēr viņš ir kompleksāks kā vīns, viņam ir tanīni, viņam bieži vien ir augstāks alkohols, un viņam vajag vairāk telpu, plašāku glāzi, lai atvērtos, jā. Un tad var nopirkt tādu lielāku glāzi, kur tu baudi attiecīgi šos te sarkanvīnus. Un tad jau sarkanvīns var iedalīt 2 lielās grupās. Ir šī te Pinot Noir vai Nebbiolo glāze, kas ir tāda apaļāka, un ir Bordeaux glāze, kas ir mazliet šaurāka. Bet tas jau tādiem vīnu nūģiem jau, man liekas, jā. Un tad, ja tev ir tāda lielāka sarkanvīna glāze, tad, piemēram, ja tu nopēc kādu īpašāku šampanieti vai īpašāku baltvīnu, kas tur ir biezāks, eļaināks, varbūt izturētāks ozolkokā, tāds bagātīgāks. Tad tāda veida baltvīnu varbūt ir labāk lieta tajā lielajā sarkanvīnu glāzē. Jā, un viņš ir kompleksāks, jā, viņš ir tuvāk tam sarkanvīnam, un tad viņš labāk atvērsies. Pavisam viennozīmīgi, jā. Tā kā tā, droši vien, kad glāžu ražotāji man tagad nozākās, jā, bet no praktiskā viedokļa mājās tās būtu tās 2 galvenās, jā, tad smaila forša baltvīna glāze, dzirkstošiem vīniem, viegliem kraukšķīgiem baltvīniem un lielāka, apjomīgāka sarkanvīna glāze, pilnmiesīgākiem baltvīniem glāze, teiksim tā. Pārējais viss jau ir detaļas, es teiktu, jā, tad izvēlamies zīmoli, kas mums patīk. Latvijā mums arī pieejami ir daudz dažādi glāžu zīmoli, kur var izvērsties. Ok, tas tad skaidrs man kā reiz ir plāns iepirkt kaut kādu jaunu glāžu komplektu, jo man ir tagad jau palicis tā, ka no viena 2, no cita 1, no 3 vēl kaut kas, un tāds kebabs mikss stāv tur plauktā. Jā, tā kā es saku, 2-3 veidus var kā saka, es domāju, no ļoti daudziem zīmoliem, jā, tu vari nopirkt un tad mājās arī turēt. Ok, tad jau pieminēji to elpošanu, karafi, bija tas vārds dekantēšana. Lūk, kuros gadījumos tas ir svarīgi, kuros tas nav svarīgi, ko dekantē, ko nedekantē? Jā, vienkāršā vadlīnija, jo vienkāršāks vīns, jo viņu nevajag dekantēt. Jā. Vienkāršāks vīns var būt gan stila ziņā, garšas ziņā, tad kuram ir maigi tanīni, kurš ir elegants,
kurš ir samtains, kurš ir varbūt lētāks, ja, vieglāks. To vīnu veram vaļā, dzeram, paskatāmies, lai viņš ir mazliet varbūt vēsāks. Ja. Dekantēt jau vajag, pirmkārt, tas varbūt vecāks vīns, ja, tur nezinu, 10 gadi, 15, 20. Jo kas notiek vīnam, labam vīnam nobriestot, viņam izkrīt krāsa un tanīni, un tas ir dabīgs process, un viņi izkrīt kā mazas nogulsnes. Un tad, ja tu gribi tās nogulsnes atstāt pudelē un dzidro vīnu karafē, ja, tad tu viņu dekantē vai airē vai pārlej karafē. Un tad to var darīt, ja, kā es teicu, pirmkārt tas atdalīs no nogulsniem, tā kā izfiltrēs savā ziņā un iedos viņam to skābekli, ja, šoku, lai viņš atvērtos un pamostos, ja, un tad jau tas var nākt par labu. Nu, un tad arī tādi pilnmiesīgāki arī var ieliet karafē jaunu vīnu, kurš ir pārāk jauns varbūt, ja. Bet tam arī ir jābūt pietiekam labas kvalitātes, viņam ir jābūt koncentrētam, augļainam, ar tanīniem, ja, un ne obligāti vecam. Un tad tādu vīnu tu arī var ieliet karafē, lai viņš mazliet pamostās un saskarās ar skābekli un atverās. Bet tas nav jādara obligāti, jo, kā viens no maniem kolēģiem saka, un es viņam arī lielā ziņā piekrītu, ir vienmēr forši sekot līdz, kā tas vīns atverās tavā glāzē. Un ja tev mājās, kā mēs glāžu tēmu pieskārāmies, ja tev ir forša liela sarkanvīna glāze, tad viņa jau ir kā mazs tā kā dekanters. Un tad, zin kā, ielej pa maziņam, nu, nezinu, pa 75 ml, pa 50 ml, jā. Un tu vienkārši seko līdzi, jo tā glāze pietiekam apjomīga, lai ar viņu tur spēlētos un iedot viņam to skābekļa šoku. Tas arī ir labs veids, kā sekot līdzi. Un es zinu, ka daudz profesionāļi viņam nepatīk, ka dekantē, jā. Bet pareizi to izdarot restorānā, tas ir tāds foršs process, jā, kur vīnzins var izpildīties, vai mājas apstākļos tu var forši pārsteigt savus viesus, jā. Protams, lai to darītu, tad tev vismaz 24 stundām to pudeli ir jānoliek vertikāli, lai tās nogulsnes nostājās dibenā, tad uzmanīgi viņi atver vertikālā pozīcijā, jā, nekrati, un tad lēnītēm, čuk, lēnītēm ielejtai karafē. Un tad, nu, tu vari paņemt kaut vai mobilā telefonu to gaismiņu, jā, noliec, ieslēdz, lai viņi spīd. Un tad turot pudeles kakliņu, nevis kakliņu, bet plecus, virs tās gaismiņas, tu vienkārši skaties un ķer to momentu, kad tās nogulsnes sāk tuvoties pudeles kakliņam. Un tad pārstāj. Un atceries, ka nogulsnes nav nekas slikts, tas ir vienkārši, nu, varbūt nepatīkam tur starp zobiem, jā, bet tas nav nekas bīstams, un tā ir dabīga sarkanvīna evolūcija. Nu, tā īsumā. Tā dekantēšana glāzē, tam es arī esmu gājis cauri, kad mēs atkal, Giļems ir vārds tam radniekam, ko es visu dienu pieminu. Tieši tā arī bija, ka mēs nopirkām vecāku vīnu, un tad viņš tā forši teica, kur ieliesim glāzē, un vienkārši domā līdzi katru reizi, kad tu iedzer, kā tā garša mainās, un tu to glāzi minūtes, nezinu, cik tur, pusstundas laikā, piemēram, tu viņu lēnām tukšo, un ar katru to nākamo padzērienu tu jūti, ka viņš jau ir nedaudz citādāks, un tas ir, tieši tas, ko teica, ka tā var arī būt savu veidu pieredze, ka tev nav obligāti jānodekantē karafē, tu viņu ielej glāzē, un tad pamazām viņš mainās. Absolūti, tā ir tāda arī interesanta pieredze, pats seko līdzi un vēro, kā tas vīns mainās. Protams, ja tu to procesu gribi pātrināt, tur var būt situācija vai kā, tad, vai ja tas vīns ir, tiešām ir atsevišķi vīni, kuriem vajag ilgu laiku, vai kurš ir varbūt, super jauns vēl, un tad viņam, jā, ir vērts iedot to šoku, un lai viņš tur pastāv stundiņu, pusotru, un tad jau baudām, nezinu, pie pamatēdienu vai vakariņu noslēgumā. Ok, vai ir vēl kaut kas, ko es neesmu paprasījis, kas ir tādas lielākās, svarīgākās lietas, kā cilvēks, ja reiz viņš to vīna pudeli ir nopircis, tad viņš labāko pieredzi no viņas dabū ārā? Kā es minēju, tad it sevišķi, ja mēs nopērkam vai nolemjam iztērēt kaut kādu lielāku budžetu vīnam, tad painteresējamies, kas tas ir, uztaisam to mini researchu tam vīnam, jo tas iedos tādu labu
tādu priekšstatu, un to ar pilnīgi jau savādāk attieksmi viņu vērs vaļā, varbūt padomās kādu ēdienu pagatavot. Jā. Otrs, pats es daudz ceļojis, jā, tai pašā Spānijā, viņi vienkārši uz terases un baudīt vīnu, bez ēdienu viņi to nedara, vai ļoti reti, varbūt aperitīvu, bet tāpat tās tur vienmēr ir kaut kāda tapa klāt, jā. Tā kā vīnu vienkārši bez ēdienu, to var, protams, darīt, bet tā jau ir tad vienkārši tāda, vīna dzeršana, jā. Vīns, protams, sevi var ļoti labi parādīt kombinācijā ar ēdieniem, jā, un tur, protams, piemeklējot pareizi ēdienu, tas ēdiens var izcelt to vīnu pilnīgi savādākā gaisotnē, jā. Atceramies, ka vīns ir par un ap socializēšanos, tā kā laba kompānija, vienmēr var arī uzlabot šo te, emocionālo vīna baudīšanas procesu. Tas ir svarīgi temperatūra, glāze, ēdiens, jā, tad izzināt to vīnu. Tie ir tie svarīgākie, es teiktu, momenti. Un pats es esmu piefiksējis bieži vien, ja ir slikts garstāvoklis vai kaut kāds emocionālais stāvoklis, tad vēl jau vairāk nevajag vērt vaļā kaut kādu īpašāku pudelīti, ja, jo tas var kaut kā sabojāt to priekšstatu. Ir situācijas, kad varbūt vīns var uzlabot garstāvokli vai to sajūtu, ja, bet tas pēc manas pieredzes jau ir varbūt retāk. Tās ir tās pamatlietas. Vēl viena lieta, ko es varbūt gribētu pieminēt, kad ir tas mistiskais uzskats par tiem sulfītiem uz pudeles. Vīns satur sulfītus. Jā, tas visur tiek izcelts ļoti. Tas visur tiek izcelts, jā, tam ir arī tā kā iemesli. Tā ir viena no piedevām vīnam, bet tas ir konservants, jā. Tas ir konservants, kas, respektīvi, to es uztvertu vairāk tā, ja mēs pērkam vīnu no laba uzticama ražotāja, no laba reģiona, tad tas sulfīts ir pielikts tik daudz, minimāli tik daudz, lai tā būtu garantija, ka kamēr tas vīns no vīndarītavas, jā, ar smago mašīnu vai lidmašīnu, kamēr viņš nonāk te iziet caur akcijas noliktavai, jā, plauktiem, lai tā būtu tāda garantija, kad viņš uz mūsu galda, mūsu glāzē parādītu sevi tādu, kā vīndars bija iecerējis. Jo pretējā gadījumā, bez sulfītiem vai ar nepietiekam daudz sulfītiem, jā, viņš vienkārši varētu sabojāties. Un paturiet prātā vien, ja jūs ēdat žāvētas augļus vai kūpinātas gaļas, jā, tad tur ir 3, 4 reizes, 5 reizes atsevišķos gadījumos vairāk pievienot sulfīti nekā jebkurā vīna pudelē. Jā, tā kā, neuztveriet to, kā, daudz cilvēku saka, man no sulfītiem sāp galva, jā, tur slikts vīns. Tas tā varētu būt, jo tas ir arī alergēns tomēr. Bet, ja mēs pērkam, jā, no laba ražotāja, tad sulfīts būs pielikts tik daudz, jā, lai tas vīns, kas saka, labā kvalitātē nonāk pie mums uz galda. Un to nevajag uztvert kā tagad kaut ko sliktu, jā, meklēt tikai naturālos vīnus, kuriem nav pievienot sulfīti, jā, tas ir tāds no viena grāvi otrā grāvī. Tā kā neuztvert to tā slimīgi. Tas man atgādināja stāstu no viena drauga, kur kā cilvēks saka, slikts vīns no sulfītiem sāp galva. Tas draugs toreiz stāstīja, tas jau bija gadus daudz atpakaļ. Runa pacēlās par Lāčplēšu alu. Viņš teica, šausmas, Lāčplēs vienkārši briesmīgākais alas pasaulē. Jo es prasu, kāpēc. Viņš saka, tur vienos Jāņos izdzēra 20 buņģus, nākamajā dienā vienkārši tā galva sāpēja. Viņš saka, varbūt atslēgas vārds bija 20, nevis Lāčplēs. Jā, 20 un alkohols, jo vīns tomēr ir alkohols. Grozies kā gribi. Un kas par daudz, tas, tā kā slikti veselībai un slikti galvas sāpēm un zin kā visam. Man šie gadījumi ir bijuši tik daudz, jā, kad citreiz vīns ir bijis viena no vakar pieredzēm, jā, blakus aliņam, džintonikam, tekilas šotiņam, jā, un pāris cigaretēm. Un tad bieži vien, jā, šausmas. Bieži vien tas viss jāizdara. Beigās, tas ir alkohols un, protams, arī vīna baudīšanā jāpieiet ir, ar veselo saprātu. Noteikti. Pieķeroties nedaudz pie manas tēmas, vai tev ir arī kaut kādas savas personīgo finanšu rutīnas, kam ikdienā seko, vai
kaut kādi veids, kā tu varbūt arī investē savu naudu, kā tu uz šo skaties? Nu, es teiktu, kaut kas tāds ļoti basic. Man tur ir viens čoms, kurš kaut ko ar kripto tur seko līdzi pats un ņemās, tad kaut kādu summu es tā kā uzticējis viņam, un viņš to portfelīti pats arī pieskata. Tā kā tur tad ir kaut kādi investīciju instrumenti vai basic programmas tajās pašās kaut kādās bankās, ko tur es ar savu kaut kādu privāto konsultantu esmu izrunājis, lai viņi vienkārši nestāv kontā, bet lai kaut kādu uzkrājumi aiziet vienā vai otrā kaut kādā, investīciju programmā. Viņi tur man ir nointervējusi, sapratusi, cik es gribu varbūt spēlēties ar riskēšanu vai neriskēšanu. Tā kā tas ir, bet es teiktu, tas ir tā ļoti minimāli un tāds absolūtākais pamats, jo man par to nav nekādas zināšanas, un tāpēc līdzīgi kā vīnā es cenšos tā kā uzticēt, bet konservatīvi uzticēt varbūt un novirzīt, lai tā naudiņa vienkārši nenodeg tur inflācijā vai kā, lai viņi tur stāv. Kaut kas tur ir bērniem novirzīts, tur nākotnē studijām, bet nekas tāds ļoti apjomīgs. Un tu arī par investīcijām vīnā minēji, tev kā cilvēkam, kas šajā ir līdz ausīm iekšā, arī tu uz investīciju vīniem skaties savā ikdienā? Nē, dotajā momentā nē, bet varbūt arvien vairāk un vairāk, jo man tomēr patīk vīnu baudīt dzīvi, baudīt vīnu, un ar nekādu tādu baigo apdomu es tur neesmu sapircis pudeles. Man ir kaut kāds pudeles, kas gaida varbūt kaut kādu īpašāku mirkli, bet tā, ka man tur ir kolekcija, kuras esmu mērķiecīgi nopircis, lai pēc gadiem 10-15 iegūtu kaut kādu finansiālu labumu, man nav. Man patīk baudīt vīnu, jā. Es saku, tu zini, kas tas ir, un grūti noturēt plaukt. Man nav viņa tik liela mājās, un es daudz dalos ar draugiem, daudz dalos ar kolēģiem, un arī mūsu mainīgajā pasaulē, tur man ir bijuši pāris tā kā pieredzes un kolēģi, kas tur, kur ir krāts, beigās ne bērni lieto alkoholu, ne viņi to grib, un tad arī nesen, tur vienam cilvēkam nomira tuvinieks, viņam bija kolekcija, un tas rezultāts, kad šis tuvinieks, kurš to ir pārmantojis, viņš vienkārši grib tikt no tā vaļā. Jā. Tā kā, un mūsdienu mainīgā pasaule, tur, kad mēs īsti nezinām, kas būs rīt un parīt, arī, tā kā, dotajā momentā tas mindsets ir, ka jābauda dzīve, jāceļo, cik var ceļot, jābauda labs ēdiens, labs vīns. Bet tādā pasaules kontekstā vīns kā investīcija, tas ir ļoti izplatīta, vai kur to var biežāk redzēt? Diezgan, jā. Tas klasiskais tirgus ir Lielbritānija. Tur tas viss 80. 90. aizsākās ar Bordeaux, un tur ir tāds Laiveks investīciju, kā viņš saucās, investīciju platforma, Laiveks saucās, un viņi tos datus sāk vākt kopš 2000. gada, un tā statistika rāda, kad kaut kādos mirkļos vīns ir izkonkurējis gan S&P 500, gan zeltu. Viņš ir mazāk svārstīgs uz krīzēm, viņš ļoti ātri atgūstās, viņam ir laba likviditāte, vārdu tiešām nozīmē, tā kā sliktākā scenārijā, ja tev ir izcils vīns, viņš zaudē vērtību, tu vienmēr iegūst to. Tu vari padalīties ar čomu, un viņi izdzer. Ļoti likvīds. Ļoti likvīds, jā. Un labu portfeli uztaisot, tev viņš var gadā 10-15% atnest. Un tad tur no 2003. līdz 2023. gadam, 20 gadu laikā, tas ir tas Laiveksā, tas top 100 fine wines ir uzaudzis pa 350%. Tā kā tas ir tāds diezgan apjomīgi. Tā kā tam ir liela nozīme atsevišķos tirgos, protams, kur ir nauda, bet tas procents no visas vīna pasaules, tas investīcija procents, es teiktu, ir zem 5%.
kurā var investēt, jā, un meklēt. Bet tā ir ļoti laba alternatīva vīna investīcija. Galvenais nosacījums tev ir jāpatīk vīnam. Ja tu vienkārši investēsi, tāpēc, ka tu gribi finansiālu atdevu, tad bieži vien tu varbūt vīlies. Sanāk, kā praksē, tad, reku, es zinu, piemēram, man ir Dom Perignon Vintage super pudele. Kā es atrodu, ka viņu pārdot, es eju tur SSA likt, kā tas praksē strādā? Praksē tas strādā tā, ka bieži vien tas vīns nemaz nepamet to in-bond, kāds no akcijas noliktavu. Viņš kaut kur guļ Eiropas Savienībā. Tad tā kā nopērts tiesības, ka tā pudele tajā noliktavā pieder. Jā, un viņa bieži vien nenonāk, tā kā tu viņu neredz fiziski. Viņam ir tas blockchains uzlikts, viņš tur ir uztaisīts viss, lai tur ir droši. Un tas, tā tirgošanās notiek tajā pašā Livex. Mūsdienās ir diezgan daudz visādas vīna investīciju platformas, bet Livex ir tas spēcīgākais. Un tur tu seko līdz visām statistikām, to darīt no dienas uz dienu, jā, līdzīgi kā investīcija pasaulē. Jums te kolēģi datoros sēž, jā, un skatās. Tā kā vīnā tas arī ir, tā ir, protams, tāda maza niša. Un, protams, kad ļoti daudz turīgi cilvēki, ja mēs paskatāmies, jā, viņu viens no hobijiem ļoti daudziem ir vīns, un vīns tad ir alternatīva investīcija tā kā forma, kā to darīt. Un tur arī, portfeļu diversifikācija tur var tā kā arī iet ļoti dziļi, un tas var iedot labu atgriezenisko finansiālo saikni, absolūti, ja to dara prasmīgi. Es reiz dzirdēju pēdējos gados investīcijas viskijā sāk palikt tur vien populārāks. Arī, jā. Viskijs vispār, jā, viņš ir, var teikt, mūžīgs, jā, jo viņam ir tas alkohola saturs augsts, un viskijs droši vien no stiprā alkohola ir viens no tiem, kas tagad ir tādā topā, jā, un ļoti, ļoti atraktīvs, jā. Atraktīva kategorija, kur var investēt. Un arī, viņi nesabojāsies. Vīns tomēr var sabojāties, bet viskijs visticamāk, ka nē. Tad viskijs tā kā tāda obligācija. Jā, mazāk riskanti. Jā, jo te es par viskiju biju dzirdējis to joku, ka pasaulē paliek arvien mazāk tie ilgi noturētie viskiji, jo apjoms tikai pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, un vienkārši tās ražotnes, viņiem vajag vienkārši laist to vīnu ārā un tirgot nost, un tāpēc tie, kas ir, piemēram, tie 20 un cik gadus noturētie, tie, tā proporcionāli uz laiku paliek arvien mazāk un mazāk. Vai tas ir kaut pareizi dzirdēts? Pareizi, jā, jo, tomēr tas arī, arī viskija bizness ir bizness, jā, un skaidrs, ka tev vajag to rotāciju, tev vajag to cash flow, un kā tu to ģenerē ar īsāk izturētiem, jā, bāzes, tāpat kā Mojetam ir Brut Imperial, tāpat tās, tādam Johnny Walkeram ir nevis Blue Label, Gold Label, bet Red Labels, piemēram, jā. Tā kā, katram ražotājam, jā, un tad arī Scott Single maltiem ir, tā kā īsāk laika izturēti, jā, kam ir, tā kā lielāka rotācija, cash flows, un tad ir šie te īpašie, kurus uztaisa X pudeles, viņam ir vajadzīgs ilgs laiks, un viņi ir tirgū tik, cik viņi ir. Un tāpēc ir tas pieprasījums lielāks par piedāvājumu, kas arī ģenerē cenas kāpumu un to ekskluzivitāti. Jā, un tas ir absolūti pareizs apgalvojums. Ok, labi, tad mēs jau esam pie pēdējā jautājuma nonākuši, un mums podkāstā ir tradīcija viesim, kā paldies par veltīto laiku uzdāvināt pieejas mūsu apmācībām neatkarīgais investors. Brīnišķīgi. Būs man iemesls, jā, painteresēties vairāk, absolūti. Jā, tieši kā tu arī minēji, ja kādam interesē ieiet vīnu pasaulē, tāds pareizs ceļš būtu, sākt ar tādām apmācībām, kas vismaz saliek to teoriju pa plauktiņiem, no tā arī tad izriet arī praktiskie soļi, un mums ar tām apmācībām ir, precīzi tas pats, tev saliek teorētiskos soļus, visus pareizi galvā, bet tam seko arī ļoti daudz praktiskas lietas, tieši kā tu izvēlēs brokeri, kā tu izvēlēs fondu, kā tu ar nodokļiem tiec galā, visi tie, kā saka, cilvēks noskatoties, nepaliek karājoties gaisā, viņam ir arī tāds soli pa solim, ko darīt. Šeit tavā scenārijā, kas man likās uzreiz interesanti, jo minēja, tev ir kāds konsultants bankā bijis, viņš ir visu ko salicis, un es
pieņemu, kas varētu tev šeit ļoti noderīgi būt, varbūt pat, ja tu atstāji šo pieeju, bet izejot mūsu apmācības, tev būtu ļoti skaidrs, ko tas konsultants, ko tas banķieris ar to tavu naudiņu tur dara. Jo bieži var sanākt, kad izej cauri tam procesam un saproti, viss ir tomēr ļoti super, forši, es arī tā būtu darījis. Var arī gadīties, ka tu aizej pie banķiera un saki, paklau, īstenībā par ko es maksāju. Nē, es pilnībā ļoti labprāt vairāk to iepazītu, jo skaidrs, ka neko slikti nesakot, bet, droši vien, kad, ja tu strādā kaut kādā lielā bankā, tu kaut kādas lietas dari bankas interesēs, jā, un protams, kad, ja tu nezini, tad tu nezini, vienīgais, tu uzticies, jā, tāpēc, ka tev pašam nav laiks un zināšanas, jā, tā kā es labprāt, jā, paldies, tas būtu burvīgi, un vismaz pareizi saka saprast, un tad jau tālāk, ko ar to sapratni darīt, jā, to jau laiks parādīs. Tā kā burvīgi paldies. Forši. Un otrs, mums arī jau pieminētā Kalvas kafija ir viens no atbalstītājiem podkastam, tad ir podkasta notīs tāda sestdienas rīta kafijas buņģiņa uztaisīt. Brīnišķīgi. Es ar tukšām rokām atnācu, man vajadzēja tev atnest kādu pudelīt vīnu varbūt, kurā var arī investēt, bet es tepat kaimiņos esmu, tā kā gaidīšu tev ciemos. Sarunāts. Kafija izcila Kalva. Jā, tas ir House Blends Candy Shops. Es esmu to skābo kafiju fans. Jā. Kad es esmu kādiem ciemiņiem uztaisījis to, kas tad mājās stāv, tad tāda skāba. Skāba, jā, specialty coffee. Ok, tad pēdējais jautājums arī, ko es katram viesim jautāju, ir iedomājies, ja visa Latvija tev varētu sadzirdēt, kas būtu novēlējums, ko tu pateikt katram latvietim? Ko es varētu pateikt? Zin kā, jā, mēs esam maza valsts. Mēs, man liekas, daudz dažādās sfērās visu kaut ko esam sasnieguši. Man liekas, var lepoties tur sportā, kultūrā, viesmīlībā, kā mēs arī uzzinājām. Un man liekas, ka jā, mēs esam tāda maza valsts, bet tas, ko es bieži vien redzu, tad ir ļoti daudz tādas negācijas un stulbi komentāri, vienotra tā kā nolikšana, aplikšana, jā. Ļoti daudz ir dīvānu komentētāji, tā kā neapmierināti cilvēki, un, zini, tas teiciens, latvietim labākais deserts ir desertā otru latvieti, jā, pasniegt. Tā kā es teiktu un aicinātu Latvijas tautu mazāk runāt un aprunāt, bet paskatīties uz sevi, jā, un noņemt tās zirga klapes, kas mums bieži vien ir uzliktas, un paskatīties plašāk pasaulē. Un ir daudz forši pierādījumu, kad mēs varam, jā, mēs esam maza valsts, bet nevajag mūs ierobežot, kad mums ir savā pīļdīķī jāņemās vienu otru, kā saka, jāprunā, jā, kad mums jābūt ir lepniem, ka mēs esam latvieši, jābūt lepniem par mūsu tautiešu sasniegumiem, vajag ņemt tos kā piemēru un paraugu, jā, un mēs varam izdarīt lielas lietas un varēsim izdarīt daudz lielākas lietas, ja mēs nevis viens otru aprunāsim, apčakarēsim vai mēģināsim kā nomelnot. Bet ja mēs būsim vienoti visā, ko mēs daram, jā, un vienmēr vajag sākt ar sevi un uzlikt tos mērķus un vienkārši vairāk darīt, mazāk runāt. Super, izcili. Ja kāds grib tev piesakot internetā vai uzzināt, ko vairāk par to, ko tu dari, kur viņiem meklēt internetā? Droši aicinu pirmkārt visus ciemos pie mums uz veikalu, Wine Collectors, tepat Elizabetes ielā 4143, mums ir burvīgs veikals, visu pastāstīšu, parādīšu. Veikals, vīna bārs, īpašiem pasākumiem, korporatīviem pasākumiem, tā kā droši nāciet ciemos tepat Rīgā. Tad ir man mājaslapa, raimondstomsons.lv, Instagram profils, tā kā, ja vēlaties kaut kādas privātas ballītes vai degustācijas izglītoties vīnā, droši varat piesakot, sekot manām vīna gaitām plašajā pasaulē, priecāšos palīdzēt ikvienam, kam ir interese izzināt šo te plašo vīna pasauli. Forši, un man uzreiz ienāca prātā, ja gribu kaut kādu
vīna kursu iziet, ir kaut kas jau konkrēts, kas tev ir padomā, vai ko tu varētu ieteikt, vai tas ir tik daudz kā Google riņķī un varēs visu atrast? Latvijā viennozīmīgi iesaku, tad mums ir Latvijas Vīnziņa asociācija, mums ir Latvijas Vīnziņa asociācijas mājaslapa, var ierakstīt Latvijas Vīnziņa asociāciju. Un tur mums ir pamatkurs, manuprāt, 11 vai 12 lekcijas, tur ir dažādi lektori, tā skaitā arī es, kuru mēs smuki iziesim cauri, kā vīns tiek ražots, ja, pamat sarkanās, baltās vīnogu šķirnes, pamat valstis, reģioni. Un tas būs tāds foršs pamats, kas tev iedos tādas pamatzināšanas tālāk, lai jau tad izzinātu plašo vīnu pasauli. Tā kā Latvijas Vīnziņa asociācijas vīna kursi, pamatkursi, gan vīna entuziastiem, gan vīna profesionāļiem. Tas ir labs veids, kā uzsākt ceļu vīnu pasaulē. Super, forši! Paldies tev! Paldies, ka uzaicināji. Bija baigais prieks.